Vēlreiz atpakaļ. Pēc ilgāka vasaras pārtraukuma mēs turpinām ekspertu sarunas Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamerā, sadarbojoties ar Rīgas ekonomikas augstskolas ilgspējīgu biznesa centru. Pagājušā gadā tie, kas piedalījās, jūs jau ziniet, kāds ir formāts un kāpēc mēs to visu esam sākuši. Tie, kas nezina, es atgādināšu īsumā. Bieži vien, ne tikai Latvijā, bet vispār Baltijas valstīs kopumā mēs runājam par Facebookiem, mēs runājam par Skype, mēs runājam par ārkārtīgi daudziem un dažādiem sasniegumiem, kas ir pasaulē, bet mēs aizmirstam, ka arī mums Latvijā ir ļoti spēcīgi uzņēmēji, kas ir ļoti spēcīgi Latvijas tirgos un ārpus Latvijas tirgiem, un par cik mūsu valsts ir, kā mēs visi zinām, pietiekoši mazas, tad droši vien uzņēmējdarbības veiksmes pamatā ir, cik lielā mērā uzņēmēji ir spējīgi iziet eksporta tirgos un cik spējīgi viņi ir tur nostiprināties un attīstīties. Un šī iemesla dēļ mēs esam uztaisījuši tādu formātu, kad mēs aicinām mūsuprāt interesantākos, gudrākos eksportētājus Latvijā uz sarunu, lai viņi dalītos savā pieredzē ar citiem. Protams, kā jau uzņēmējdarbības teorijā, es kā teorēķis varu teikt, ka ne viss ir uzreiz paņemams un pielāgojams, un ne visi jūs varēsiet izmantot, bet es domāju, kaut kādas atziņas mēs arī esam dzirdējuši no tiem, kas ir piedalījušies, mēs varam izmantot. Un šodien mums būs 3 runātāji, kurus gan mēs, gan tie, kas tiešraidē klausās, un mums aizvien vairāk klausās tiešraidē, par ko mēs priecājamies. Mums būs 3 cilvēki, pagaidām mums ir 2, viens ir sastrēgumā. Rita varbūt varētu iepazīstināt ar cilvēkiem, kas mums šodien ir pagodinājuši klātbūtni. Labdien visiem un labdien tiem, kas mūs skatās internetā. Šodien mums ir tāda ļoti tematiska diskusija sanākusi. Mums būs būvniecības pakalpojums sniedzēji un būvmateriālu ražotāji. Un kā pirmajam es došu vārdu Uģim Grīnbergam no UPB holdinga, kurš ir eksporta departamenta direktors. Es ceru, ka pēc Uģa runās Kristīne no Tenaks grupas. Kristīna šobrīd ir ceļā. Un pēdējais mums būs Edmunds Domkins no Skontoplan. Nedaudz varbūt tad ievadam par UPB, par informāciju, ko mēs atradām jūsu mājaslapā. Tad UPB holdings ir viens no vadošajiem koncerniem Latvijā un jau 23 gadus veiksmīgi darbojas arī ārvalstu tirgos. Darbības nozars ir projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība un tirzniecība. Holdingā ietilpst vairāk kā 40 uzņēmumu un ražotnes, kas apvienotas pastāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir MB Betons grupa, RK Metāls grupa, Aile, UPB Energy un UPB Nams. Uzņēmumu un to ražotņu tīkls pārklāja visu Latvijas teritoriju, kā arī ir meitas uzņēmumi Zviedrijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē un apvienotajā karalistē. Došu vārdu Uģim, lai tu vari papildināt un pastāstīt par jūsu eksporta pieredzi. Mēģināšu te runāt, es ceru, ka viņš strādā. Sveicināti visi šajā piekdienā, visi, kur atbraukuši. Patīkam jūs redzēt un varbūt nedaudz. Jā, es drusku pagājos cauri tam sarakstam, no kādām sfērām jūs tā esat, kādas nozars apmēram, un no būvniekiem laikam nebija neviena, izņemot mans kolēģis šeit, bet bija gan ražošana, gan tirzniecība, gan pakalpojumu sfēra. Kā jau minēju, tad UPB ir 23 gadus vecs, bet mēs neesam visi 23 gadus eksportā. Tas darbojas eksportā ir no kaut kāda 2001. Gada, kad vēl atsevišķas grupas mēģināja kaut ko eksportēt, tur metālu un stiklus, un tad tā reāli tā mūsu eksporta pieredze ir aizsākusies 2004. 2005. gadā, kad izveidojām atsevišķu strādājošu eksporta nodaļu, eksporta departamentu, un mērķis bija tāds salikt kopā visas tās aktivitātes zem vienā komandā, lai mēs tur nedalāmies, kad viens tur kaut kādus metālus pārdod objektam, un tad kāds tur stiklus un kaut ko vēl pa malām. Un tad no tā 2004. gada arī tie eksporta tās aktivitātes ir aizgājušas. Tā 10 gadi jau tagad, un tā izaugsmē, es pieļauju, ka ir diezgan liela. Ja mēs sākām, tur tiešām bija kādi atsevišķi projektiņi, tur kaut kur uz Islandi un Norvēģiju metālus, un bišķi uz Norvēģijas stiklotās konstrukcijas, un
Toreiz jau likās, ka daudz, laikam, ja es pareizi atceros, kaut kādi 3-4 miljoni eiro gadā tas apgrozījums bija, tad likās, ka mēs jau baigi eksportētāji, tur visu zinām, visu mākam, un tad palēnām nāca klāt valstis, nāca klāt produkti, nāca klāt citi pakalpojumi, un šobrīd mēs esam izauguši tā gan strukturāli, esam palikuši bišķiņi lielāki, praktiski ja mēs tā skaidām kaut kādā personāla ziņā, tad ja bija kādi 7 menedžeri, tur grāmatvežus ieskaitot sākumā, tad tagad mēs esam jau kādi 60. Administratīvā personāla, ieskaitot projektu vadītājs, darba vadītājs kopā, mums ārvalstīs šobrīd strādā ap 250 līdz 280 cilvēkiem. Un tad tas spektrs ir, nesauksim viņu pa būvniecību, bet tā joprojām ir būvmateriāla ražošana, bet pilna kompleksa paka. Tātad mēs saņemam kaut kādu arhitektūras skici, pašu inženieri apstrādā viņus, projektējam māju nesošās konstrukcijas stiklotās daļas, paši ražojam, paši organizējam loģistiku, paši piegādājam visu, samuitojam un samontējam un nododam klientam. Un tas tad laikam ir viens no tiem izaugsmes pamatiem, kad mēs piedāvājam pilnu spektru no A līdz Z, kas ir vajadzīgs konkrētām konstrukcijām. Ja. Ja mums vajadzētu šobrīd vēl startēt bez mūsu pašu inženieriem tikai kaut ko ražot, es domāju, tad mēs būtu kaut kādas 2-3 pakāpes zemāk, jo ir jāmēģina piedāvāt viss plašais spektrs, lai tas klients jūtās drošs par rezultātu, no vienām rokām nācis, viņiem riski mazāki. Un tad šobrīd mēs esam laikam tik tālu tikuši, kad tas apgrozījums būs šogad tīri eksporta departamentam uz tiem stikliem, metāliem, betoniem un konstrukcijām būs pie 60 miljoniem eiro, kas ir tikai ārvalstīs. Un cilvēku skaits ar krietni lielāks. Bet tas ir 10 gadi. Tā strādājam pārsvarā pa Skandināviju, Zviedrija, Norvēģija, Vācija, Šveici sākām. Kaut kas ir Dānijā, kaut kas ir Islandē, kaut kas ir Somijā pa pišķim. Bet tā lielākoties Skandināvija un Vācija palikusi. Tas nedaudz par mums. Man te teica kaut kādus tur veiksmes stāstus pastāstīt un neveiksmes stāstus. Viņi kā 2 dienā ir apmēram, gan tie. Nesanākos jau var. No veiksmes stāstiem, es domāju, viss tā struktūra, kā mēs esam veidojušies, kā mēs esam attīstījušies šobrīd par normāli pelnošu, pašefektīvu struktūru. Ja mēs spējam paši eksistēt, mēs neesam tur kaut kāda tur daļiņa vai kaut kas. Ja, praktiski eksports darbojās kā neatkarīgs departaments UPP lielā holdinga ietvaros. Ja. Rūpnīcā mēs esam atstājuši ražot, inženieriem esam atstājuši projektēt, nodarbojamies ar visu pārējo. Un šobrīd meklējam tās sinerģijas starp tiem uzņēmumiem, kas ir ļoti svarīgi. Meklējam vietas jaunām investīcijām, jaunām ražotnēm. No šī gada tāda veiksmes stāsta pagājušā gada varētu būt mūsu jaunā mašīnu būvs rūpnīca, kur arī metāla konstrukcijas, bet tās nav būvkonstrukcijas, bet, sauksim viņas tā, smalkie dzelži. Tur ir gan priekš offshore industrijas, gan priekš mašīnu būvs Eiropā, un tas lieliski papildina to mūsu kompleksu. Un tad nākošais, ko mēs liekam klāt šobrīd, ir enerģija. Un saliekot kopā UPB enerģiju ar koģenerācijas stacijām, ar biogāzi, ar biomasas stacijām, pieliekot klāt mūsu piedāvājumu no ēku karkasiem, apšūšanām un inženieriem. Tādas kompānijas otras Eiropā nav, kur piedāvā gan energotehnoloģijas, gan būvniecību kopā. Tas pats ir par tiem mūsu 3 produktiem - metāls, dzelzbetons un stikls. Tādu kompāniju ir ļoti maz, kuriem visiem 3 iekšā vienā kompānijā visi 3 produktu ražotni, kur ir nodrošināt gatavu paku tai ēkai, teiksim, noslēgt ēku. Ja. Inženieri strādā kopā, ražotnes, montāžu kopā, un tas arī tas veiksmes stāsts atrast tos saduru punktus, vai pašu uzņēmumu ietvaros, vai starp jūsu ražotajiem produktiem, vai jūsu kolēģu produktiem un mēģināt paplašināt to paku un piedāvāt klientiem lielāku pievienoto vērtību un arī lielāku drošību klientam, ka tas gala produkts ir tiešām labs.
Nu, no tādiem bēdīgākiem stāstiem laikam ir grūti atrast kaut ko, nekas tāds būtisks nav bijis, tāpēc mēs arī tur strādājam, lai tiktu ar to visu galā. Nu, protams, tas grūtākais, kam ir šobrīd tikt pāri, jā, jau sākumā tas bija meklēt klientus un projektus un kaut ko, nu tad šobrīd jau ir tā, ka tie klienti jau ir un tie projekti ir, un mēs nespējam visu sarēķināt nemaz un uzražot to, ko vajadzētu. Un, laikam tas bēdīgākais stāsts ir par to mūsu atvērto Eiropas telpu, kur mūs neviens tur negaida, ja? Un arī negrib redzēt joprojām. Ja? Tu var būt, cik labs tu gribi ar referencēm jebkur, bet, nu, man liekas, Edmunds tur arī pateiks, ja tu Lielbritānijā, ja tev nav references, tad tu pie darba tikt nevar. Ja? Tas, ka tu strādā Vācijā, Zviedrijā vai Šveicē, tas tur nevienu neinteresē. Ja? Vācijā ir arī tik ļoti labi uzbūvēta tā viņu vietēja aizsardzības sistēma, ka reāli tur pasakot kādam vācu ģenerālu uzņēmējam vai klientam, ka tu esi Latvijas kompānija un piedalīsies tagad viņu konkursņā, gribētu būvēt no Latvijas? Nē. Var no jebkurienes, bet tikai ne no Austruma Eiropas. Ja. Neviens tur mūs negaida. Nu, tā kā tas būs viens, nesacerieties, ja jūs varat aizbraukt turpat uz Eiropu, uz kādām valstīm pastrādāt, un kā fiziska persona vēl kaut kādus tur pakalpojumus sniegt, bet tajā brīdī, kad jūs iekāpsiet tajā viņu lauciņā, tur ir viss uzbūvēts, lai jūs tur netikt, un tas viss atbilst visām Eiropas prasībām, ja, tur un visam pārējiem, bet reāli pastrādāt kā Latvijas kompānija Vācijā, ar visu mūsu lielo pieredzi un finansēm, visu to nav iespējams. Ja. Ir jābūt kompānijai tur uz vietas, taisiet uz vietas ar vācu personālu, visu pārējo, ja, tas pats, kas Britānijā. Nu, otra tāda lieta, kas varētu būt varbūt zināmā mērā pārsteigums tādiem Eiropā augušiem cilvēkiem un darbojošamies kā jūs visi un mēs, ir tas, ka Eiropā kaut kāda sociālā nodrošināšana tiem cilvēkiem nedarbojas vispār. Ja, ir nodokļi, tur ir sociālie nodokļi, jūs varat maksāt, kā viņus gribat, ja, tur, bet, nu, principā, mums bija viens tāds piemērs, klasiskais, kas būtu jāatcerās, ja, daudz uzņēmēji tātad veidotos uzņēmumus ārvalstīs, ja, liek tos pašus latviešu strādniekus tur iekšā, ja, maksā tur nodokļus zolīdi, tur vienalga Zviedrijā, Vācijā vai Britānijā. Ja. Problēma rodās tajā brīdī, kad tas cilvēks tur ir kādu gadu nostrādājis, tur vienalga, kur Īrijā vai kur tajā Latvijas uzņēmuma meitā vai vienalga vietējā uzņēmumā, pēc tam atbrauc atpakaļ uz Latviju un turpina strādāt. Ja. Un viņš saslimst, piemēram, ja. Nekāda sociālā palīdzība nav. Ja? Tātad tas Zviedrijas, Norvēģijas vai Īrijas sociālās apdrošināšanas birojs vairs nepiedalās, jo viņš vairs tajā valstī nav, viņš tur nestrādā. Un Latvijā viņam ir gadu pilnīgi tukša pauze. Ja? Viss, tur nekādas iemaksas arī nav uzkrātas. Tā kā, nu, tas ir tāds no tādām bēdīgajām pieredzēm pāris pēdējo gadu laikā, ja, kad laikam jāveido pašiem savu bērndārzu, jābūvē un jāveido savu pensiju fondi, kā lielās Skandināvu uzņēmumu dara, ja, un sasi un vispārēji, un tad varētu justies drošāk bišķiņ. Nu tā. Nu, laikam viss būs jautājumi, tad tālāk. Paldies, Uģi. Jautājums mēs atstāsim uz beigām. Tā būs tā otrā daļa. Pirmā daļa mēs tagad paklausīsimies pieredzi. Es domāju, ka Kristīna var droši nākt ieņemt vietu, bet mēs ļausim tev vēl iejusties. Un es došu vārdu droši vien Edmundam tagad, jā. Tad Edmunds pārstāv uzņēmums Kontoplan. Un tas, ko mēs atradām jūsu mājaslapā par uzņēmumu, ir, ka Kontoplan ir viens no lielākajiem un modernākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā. To raksturo vairāk kā 20 gadu pieredze, modernās tehnoloģijas, augsta kvalitātes standarti un pārdomāta vides politika. Tā ir tā informācija, ko mēs lasām par uzņēmumu pašu, ko viņi rakstījām. Tātad līdz šim uzņēmums ir realizējis virkni projektu Latvijā, Austruma Eiropā, Rietuma Eiropā, tā izskaitā Skandināvijā. Un 2008. gadā tika atvērti meitas uzņēmumi Īrijā un Anglijā, kuru galvenais uzdevums ir jaunu klientu piesaiste un vietējā tirgus specifikas pārzināšana.
Saprotu, ka 2010. gada rudenī tika pieņemts lēmums aktīvi strādāt arī Norvēģijā. Tā kā pieredze jums ir plaša. Es došu vārdu Edmundam. Jā, labdien! Jā, Edmunds pārstāv kompānijas Kontoplan, kas līdzīgi kā kolēģis pa kreisi no manis ir arī daudz nozaru uzņēmums, kur grupā ietilps gan Skonto būve un Neskonto radio, bet ļoti daudz saistīti uzņēmumi, tā kā mēs arī esam ap 40-45 uzņēmumiem. Bet šodien es esmu uzaicināts par savu Skonto plānu pastāstīt, tad līdzīgi kā UPB, mēs esam arī tāda būvu materiāla plus pakalpojumu sniedzēji. Un tad 8. 10. gads ir tie laiki, kad mēs tā kā nopietni aktīvi sākām domāt par eksporta tirgu nostabilizēšanos. Es tā gribētu teikt, jau pirms tam, tās iestrādes jau ir gadus pirms tam. Pirms tam mums tā lielākā pieredze bija, protams, Latvijā, tepat Skonto būvas lielākos, mazākos projektos, kur mēs savas stiklotās konstrukcijas piedāvājām, bet jau pirms tā laika sapratām, ka tā Latvija cik maza, tik viņa paliks, nekas lielāks te nebūs. Līdz ar to, protams, laicīgi tika pētīts, skatīts, kur un kā, kur labāk. Tad tā Skandināvija, kā jau visiem, ir populāra, zināma, bet uz doto brīdi pēdējos 2-3 gadus mums tas no Skonto plāna, tieši no alumīnija stikloto konstrukciju puses, tas vadošais tirgus būs Lielbritānija, ja Britānija, kā mēs viņu te dēvējam. Kad droši vien, kāpēc tieši tur vienkārši mēs ar to 8. 7. gadu sākām liktās lielās iestrādes tur. Un te kolēģim noteikti var piekrist, kad mūs īsti nekur negaida, būsim reāli. Tas tirgus ir liels, gribētāji ir daudz, un ne tikai no Eiropas, bet arī no Āzijas un no vispārējās plašās pasaules. Tur ir līdzvērtīgas kompānijas, līdzvērtīgi produkti, līdzvērtīgi pakalpojumi, ko arī piedāvā, tā pati Ķīna, tam līdzīgi. Tā kā es ikdienā arī saskaros ar konkurentiem no Ķīnas. Un mēs Anglijā sevi saucam pa angļiem, bet mēs svinam Jāņus. Tas droši vien ir tas svarīgākais, kā es teiktu, nevis ieiet tirgu, bet nostabilizēties tirgu. Ja tu gribi kļūt, viena vai otra Eiropas tirgus nopietnas spēlētājs, tad es domāju, ka tas vietējais menedžments, vietējie cilvēki, vairāk vai mazāk, tā ir tāda pamatprasība, ar ko vajadzētu rēķināties. Jo tās kulturālās atšķirības, tendences, tā sapratne, un tas tomēr Austrum Eiropa, uz kartes ir Austrum Eiropa, viņi arī pēc 10 gadiem būs Austrum Eiropa, un diez vai Rietuma Eiropa aizies stagnācija un Austrum tagad uzliekas priekšā viņiem. Tā kā ar to vienkārši jārēķinās, kad mēs esam tur, kur mēs esam, to mēs izmainīt nevaram. Mēs varam savu lielāku, skaistāku biroju nopirkt, nokrāsot, bet tomēr mēs esam no turienes nākam un tiem Rietuma Eiropiešiem kaut kur skolā vai vecākos vienalga, kur tas austrums tomēr ir austrums. Tāpēc Lielbritānijā tas varbūt jau uzreiz pieskarās tādām pozitīvām, negatīvām. Tad tas varbūt tas viens no negatīvajiem, ko mēs tieši saskarāmies, ka mēs likās, ka hops tagad Laci Bāleliņi ar tur spēcīgiem projektu vadītājiem, labiem inženieriem, sēdēsim tukumā un tagad viss notiksies, visiem telefoni, internets, Skypes un viss notiksies. Līdz tiem 3-4 miljoniem droši vien to arī var izdarīt, bet ja tu sāc kļūt tāds nopietns spēlētājs ar apgrozījumu ražošanas uzņēmumiem, 10, 15, 20 miljoniem uz augšu, tad tu esi bišķiņ citā līgā jau. Un Angļiem ir ļoti populārs visādas futbola līgas, tad katrai līgai ir tie savi noteikumi. Un savas prasības vai savs budžets, ar ko tev uzsvars uz vārdu budžets, ar ko tev vajadzētu rēķināties, ja tu tādā līgā spēlē. Un Lielbritānijā šobrīd mēs esam, es teiktu, top 10, ja runā par stiklotām konstrukcijām, ko pieejams ir lielajām celtniecības kompānijām, tam uztur atrast var. Bet tas ir tas, ko mēs varbūt arī tas veiksmes stāsts, ka mēs pēdējo gadu esam sapratuši, ka tas Lielbritānijas cilvēks, menedžments tomēr, lai arī viņš ir dārgāks un savādāks, bet tas tik un tā uz tā projekta ietvera un uz uzņēmumu izaugsmas iespēja noteikti atmaksāsies. Tā kā
tā ir tendence, uz ko noteikti jārēķinās, ja jūs gribat arī tirgu nostabilizēties un izaugt. Es saku, līdz tādiem 2-3 miljoniem pa gadu var to izdarīt arī no šejienes, sēžot tepat birojā un kaut ko darot, ražojot, piedāvājot pakalpojumus, sniedzot. Kas varbūt arī atšķirīgi no Skandināvijas. Es zinu, ka mums ir gan projektu vadītāji, kas ir Lielbritānijas tirgum un Skandināvijas tirgum, tad tīri pēc komandējumiem. Es zinu, ka Skandināvu projektu vadītāji, viņi mēnesī aizbrauc uz 2 līdz 8 dienas, būs ļoti daudz. Bet, teiksim, vidēji 2-3, tad Britānija tas ir 2 nedēļas ir minimums mēnesī. Jo to arī īstenībā prasa līgas noteikums, sauksim tos tā. Jo tā kā mēs līdzīgi kā kolēģis minēja, ka ne tikai produktu, bet mēs arī to pakalpojumu pārdevējam. Gan zīmējam, gan rēķinam, gan paši montējam, pilns spektrs. Pagrūti tikai lielajā līgā tirgot, jo būsim reāli, arī ģenerāli uzņēmēji Lielbritānijā vai citos tirgos ir pilnīgi tādi paši kā šeit Latvijā. Tas ir menedžmenta kantors, 15 cilvēki, kas visi kaut ko menedžē. Te ir tas pats. Līdz ar to viņi arī sagaida pretī, ka tu būsi tādu pilnu bagāžu, viņām būs mazāk problēmas. Un Lielbritānijā dēļ, es pat nezinu, kā pateikt, dēļ viņu veida, kā viņi ikdienā strādā vai komunicē, gan pirms projekta vai projekta laikā, būvniecībā, objektā uz vietas, tad tur ir faktiski līgumā jāietver arī projekta vadītāja atalgojums, kad viņš dzīvo tajā pilsētā, dzīvo tajā Lielbritānijā un menedžē to projektu. Tur pat faktiski nav svarīgi, cik spējīgs jums tas menedžments ir šeit. Vienkārši tur ikdienā ir visādas sapulces, komunikācijas, un tad viņiem vajag. Viņiem tur nedara viens kaut kāds hiperaktīvais montāžas cilvēks tur saitā. Nē, tas neies cauri. Tas Skandināvijā vēl to var izvilkt, bet Lielbritānijā tā ir tāda uzreiz prasība. Tā kā tas ir tas, uz ko mēs bišķiņu apdedzinājāmies, ka mums likās, ka tagad varēsim. Nevar. Es saku, tās ir tādas, man bieži vien patīk uzsvērt to vārdu tām kultūrālām tradīcijām, bet tās ir, katrai valsts ir kaut kāds savs veids, kā viņa attīstījusies, augusi, un viņiem ir savādāk celtniecība attīstījusies, vai vienalga kaut vai viņa pārtikas nozara savādāk. Vienkārši tas ir pirms kaut ko tu sāc darīt un tur attīsties, tās lietas tiešām vajadzētu papētīt, saprast un būs bišķiņ lētāk uzņēmumam izmaksās, teiksim, tās tirgus ieiešanas pasākumu. Bet, arī šobrīd, ar ko mēs saskaramies, tādas lielākās problēmas, es būšu tieši, tas ir cilvēku trūkums. Un visdrīzākais, ka tas ir tehnisku cilvēku trūkums Latvijā, jo Latvijā cik tagad 10-12% bezdarbs, tad bišķi mazāk. Ja tur saka, ļoti daudz ir augstāko izglītību, ir grūti spriest, kur viņi tu izglītību ir ieguvuši. Jo mēs paši saskaramies, domāju, ka kolēģis līdzīgi teiksim, kvalificēts inženieris, būvinženieris, kaut vai būšu tieši stikloto konstrukciju speciālistus, nevar aiziet pieklāvēt pie universitātēm, labdien, vajag. Nav viņu. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd uzņēmuma ietvaros arī paši runājam gan ar ministriju, gan ar universitātēm. Godīgi sakot, jāparāda tautsēmniecības nozares rezultāti, no kurienes valsts pelna nodokļus, jo reti kurš zina, kas ir otrā lielākā tautsēmniecības nozara. Un, ja mēs to nozaru paskatāmies, tad tas fiziski strādājošo inženieru skaits, kas būtu nepieciešams Skonto, UPB, Arčeram un vēl citiem nozaru, tur mēs varētu kādus 3-4 kursus salasīt kopā, ko mums vajadzētu uz tuvākiem 2-3 gadiem. Tā ir lieta, ko mēs tagad mainam, ka to pretējo pusi daram, nevis valsts nāk pie mums, bet mēs ejam pie valsts, stāstam, ko mēs daram, kur mēs dzīvojam, no kā mēs pārtiekam un kā tas mūsu produkts pakalpojums veidojās kopā. Tā kā tas ir šobrīd tas trakākais, ar ko mēs saskaramies, jo mēs šobrīd algojam arī pakalpojumu sniedzējus ārvalstīs, inženierus Norvēģijā, Zviedrijā, Anglijā. Tur, teiksim, tas pakalpojums ir ļoti dārgs. Viņš ir reizes 3-4 dārgāks nekā Latvijā var viņus iegūt. Tā ir tāda lielākā sāpa, ko mēs šobrīd saskaramies.
varbūt gads, pusotrs mēs redzam izēju, kā mēs no viņas, teiksim, stabili izlīdīsim. Bet tas ir tikai tāpēc, kad ir arī tās iestrādes gadu laikā, un vairs tā kā nav jāmeklē tie projekti nāk pie mums, un mēs esam tādā līgā līga kā jau UEFA, tu samaksā dalības naudu, tā kā tu gadus pāri to bumbu. Mēs arī savas investīcijas veicam, un tad mēs tādā līgā visu laiku esam, un diezgan stabili. Mēs tur turamies, un vēl gadus 5 noteikti mēs redzam, ka būsim. Bet, lai noturētu to līmeni, tad viņi arī rēķināsies, ka, teiksim, tu uzražoji vienu projektu, viņš tā kā rēķinās uz tevi, kad nākamgad tu atkal ražoši. Tā nevar teikt, ok, man pietika, tad tu no tās līgas kritīs ārā. Tā kā, ja tu to laktiņu esi pacēls, tad viņa ir jāspēj noturēt. Un tad tas ir tas, kad jācenšas augt, jādomā par jaunām ražotnēm, teiksim, tā tirgu stabilizēties. Paldies. Es domāju, ļoti padziļināta atbilde, un principā man jau bija jautājumi, kas droši vien jau ir atbildēti, un es pieņemu arī daži no zāles jautājumiem ir atbildēti, bet tik un tā jautājumi mums vēl būs, bet pirms mēs pārējām pie jautājumiem, mums jau kaut kādu laiku ir piebiedrosies Kristīna Kurma, kas ir eksports un mārketinga departamenta vadītāja no SIA Tenax. Es arī atļaušos nolasīt pavisam īsu informāciju, kas ir iegūta no jūsu mājaslapas. SIA Tenax ir lielākais būvķīmijas, celtniecības, hermētiķu, sendviču tipu paneļu un siltumizolācijas materiālu ražotājs Baltijas valstīs, dibināts Dobelē Latvijā 1991. gadā. Šobrīd uzņēmuma grupā ir nodarbināta ap 200 darbiniekiem. SIA Tenax schēma saražo un piegādā klientiem visā pasaulē vidēji 10,000 tonu produkcijas gadā. Latvijā tiek realizēta tikai 1–2% no kopējā Tenax schēma produktu apjoma. Tātad izteikts eksportētājs. Vai jūs varētu padalīties īsumā ar savu stāstu un arī ar tām piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka ir nenormāli forša sajūta dzirdēt, ka tiem, kas eksportē, tiem, kas atrodas ļoti tuvu, ir tādas pašas smagās tēmas kā mums. Un doma par to, ka varētu apvienoties un apmācīt, ir ļoti laba. Tieši šonadēļ es dzirdēju no uzņēmuma, kam pieder 8 dažādas rūpnīcas, ka viņi paši sadarbojas ar savām universitātēm, un viņiem ir tā kā zem vienas fakultātes tehniskais nodalījums, kur viņi apmāca speciālistus sev, bet brīvi dalās un laiž industrijā. Un es gribētu izstāstīt, ka es esmu atbildīga par eksportu kopš 2006. gada, un tajā periodā bija nenormāls izaicinājums, bet tajā pašā laikā bija ļoti viegli, jo nebija ko zaudēt. 2006. gadā mums bija, izņemot krieviski runājošās valsts, mums bija tikai Polija. Vēl Baltijā bišķiņ. Tas bišķiņ Baltijā tā arī saglabājas. Un šodien mēs esam pārstāvēti vai pārdodam patiešo ļoti sarežģītus produktus apmēram 40 valstīs. Un braucot pie jums, tās divas galvenās lietas, ko visus šos gadus un visus pasākumus, visas aktivitātes apvienojot, divas galvenās lietas, kas nāk prātā uzreiz, ir pirmais, kas tas ir tas produkts, ar ko mēs gribam iet tur ārā. Un otrs, kas ir tā persona vai kompānija, kas mūs tur pārstāv. Mums nav savi ofisi vai savas kompānijas nevienā citā valstī kā Latvijā. Vēsturiski mums ir sadarbības partneri, kas daļēji pieder mums Maskavā, Kīvā un Baltkrievijā, bet tas ir vēsturiski. Un šodien visas tās kompānijas un partneri, kas mums ir 40 valstīs, viņi ir brīvi no mums, brīvas organizācijas no mums, kas paši ir izvēlējušies mūs pārstāvēt. Un tā kā produkti, ko mēs ražojam, ir, jebkuram nav zinām, viņi ir ļoti specifiski un ir izveidoti specifiskām citu ražotāju vajadzībām. Ļoti liela nozīme ir pirmais kvalitāte, otrais kvalitāte tam, kas tevi pārstāv. Un viss pārējais ir
procesa rezultāts un sadarbības rezultāts, kā mūsu komanda spēja atbalstīt to komandu, kas ir tur ārā, vai pirmkārt, kā mūsu komanda spēja atlasīt un izvēlēties tos, kas mūs tur pārstāvēs. Un tad kā mēs spēsim nodrošināt un garantēt visu to, ko mēs sākotnēji apsolam. Pateicoties tam, ka mūsu konkurenti visi bija tur ārā daudz ātrāk kā mēs, daudz spēcīgāk kā mēs. Mēs esam viens no mazākajiem, starp mūsu konkurentiem, viens no mazākajiem uzņēmumiem. Un esam ienākuši tirgu apmēram 15 gadus vēlāk kā pārējie. Un tad tas, kas mums vēra durvis vaļā, bija konkurentu kļūdas. Un tad, kad itālis atļaujās apsolīt, pēc tam nedarīt, tad parādās mūsu vīrs un vārds. Un tad, kad viņi redz, ka soli pa solim mēs izpildam to, ko mēs garantējam, kad ir tieši tā, kā mēs solījām, ka ir, tad ir pavisam savādāka veida sadarbība. Tiem lielākiem izaicinājumiem, ja nevar teikt neveiksmēm, ar ko jūs saskrieties, jo es saprotu, jūs strādājat mazliet savādāk kā iepriekšējie divi uzņēmumi, jūs neiet iekšā ar saviem uzņēmumiem, tas nozīmē, ka jums nav tik vienkārši varbūt arī kontrolēt šo te kvalitāti un to, ko jūs esat apsolījuši, jo jums ir kaut kādi ārpakalpojumi vai sadarbības partneri, kas tomēr nav tas pats, kas pašam savs uzņēmums. Kā jūs tiekat ar šīm lietām galā? Gan grūtāk, gan vieglāk no vienas puses, jo visu mūsu produktu sarakstu es varētu sadalīt divās grupās. Viens ir hermētiķis stikla pakešu ražotājiem, un otrs ir hermētiķi celtniecībai un cita veida industrijām. Tad apmēram 80% no mūsu apgrozījuma ir hermētiķi stikla pakešu ražotājiem. Un pārdošana stikla pakešu ražotājiem ir nedaudz līdzvērtīga narkotirzniecībai. Tikko viņš ir uzlicis mūsu mucu, tā viņam ir nenormāli daudz darba jāiegulda, lai to mucu nomainītu pret jebkuru citu konkurentu. Jo pilnīgi viss ir jāpārbauda, jo kvalitātei ir nozīme visu prioritāšu sarakstā augšgalā. Un kamēr tu neesi pārbaudījis, notestējis, uztaisījis sistēmu testus, tikmēr tu nevari būt drošs, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs un kas atbilst tavam sākotnējam nostādījumam par kvalitāti. Un tieši tāpat ir arī pārdošanas struktūra gan mums, gan konkurentiem. Tā kā tā kvalitāte ir numur viens, tad kvalitāte ietver sevi arī procesa kvalitāte. Vai viņam būs piegādes, vai būs droši, ka viņam ir pieejams materiāls. Gadījumā, ja kaut kas nesanāk, kas nāk līdz, kādas garantijas, kas par ko atbild. Un ja tas cilvēks vai kompānija, kas tevi pārstāv, viņi sevi jau ir pierādījuši tirgu, vai kopā ar mums viņi ir pierādījuši sevi tirgu, tad viņiem uzticās. Un tad to nomainīt arī nav viegli. Un tad katram mūsu konkurentam jau ir savs pārstāvis. Gadījumā, ja mēs abi nevienojamies, tad viņam alternatīva ir kāds sliktāks. Un tad vai viņš uz to ir gatavs vai ne, tur parādās arī tādas valstis kā Ķīna un Turcija, kas parasti nāk ar lētāku produktu un zemākas kvalitātes produktu un vēl nepārbaudītu procesa kvalitāti, vēl nevar paļauties, un tad vai nu ir vērts riskēt, vai nu nav vērts riskēt. Tukša vieta nekur nepaliek, ja? Tieši tā. Paldies par visiem runātājiem, par iepazīstināšanu un pirmajiem ieskatiem. Es domāju, ka mēs varētu tagad vērsties pie auditorijas, vai ir sakrājušies kaut kādi jautājumi uz doto brīdi. Paceliet roku un jums iedos mikrofonu. Jā, lūdzu. Jā, runājiet, jūs dzirdēs, jā. Labdien, Ieva Stampeltērkā. Man ir divi jautājumi īstenībā, un kuri vēlēsies atbildiet. Pirmais jautājums ir par to, kā jūs redzat Latvijas uzņēmumu sadarbību savā starpā, apgūstot jaunus tirgus. Vai jūsuprāt, tā kā sadarbojās vai ne tik ļoti, kāda ir tā tendence? Un otrs jautājums ir par jauniem tirgiem. Es saprotu, ka šeit lielākoties, laikam, vispār tradicionāli mēs strādājam ar kaimiņu valstīm, Ziemeļvalstīm, Lielbritānija, tiek pieminēta Vācija, kā ir kaut kādiem tālajiem tirgiem, jaunākiem, trešajām valstīm un tā tālāk. Kādi ir plāni? Paldies. Es, laikam, sākšu.
Sadarbība mums ar Latvijas uzņēmumiem ir mūsu eksporta projektos, arī ar Tenaksu tā skaitā esam izmantojuši viņu produktus, arī, jā. Bet, kā lai tā atklāti saka, ja mēs izmantojam kādus apakšuzņēmējus vai piegādātājus, tad mēs uzņemamies pilnu atbildību par viņiem. Piegādātājs atlasīt ir diezgan viegli, arī Tenaksu mēs pārbaudām, tur kvalitāte ir, visi dokumenti, viss skaidrs. Ja, ja mēs gribam izmantot šos citus Latvijas uzņēmumus vai citus jau kā apakšuzņēmējus, kur tur iet ar pakalpojumu, reģistrējās, tas nozīmē, ka mums ir jākontrolē viss process, tā skaitā viņu nomaksātie nodokļi, kvalitāte, pilnīgi viss, un tas uzliek ļoti lielu atbildību un administratīvo slogu. Un, tā godīgi sakot, mēs mēģinām tomēr turēties pie tiem mūsu produktiem, kurus mēs paši ražojam, paši projektējam, un tad mēs paši par viņiem atbildam. Tagad atbildēt uz 5 vai 10 gadiem garantijas laika tur par kāda cita uzņēmēja izstrādāto produktu un iemontēto par viņu cilvēku algām, darba apstākļiem vispārējo ir riskanti, un esam darījuši, bet tā, bišķiņ. Tā, un otrs bija par tiem tirgiem. Mums tie produkti ir tādi nepārāk transportabli. Ja mēs saliekamo dzelzbetonu varam aizvest uz Somiju, uz Zviedriju, Dāniju, puslīdz loģistikas izmaksas jau ir 40–50% no gala produkta cenas. Norvēģija ļoti retos specifiskos gadījumos, tad tālāk nekur. Metāla konstrukcijas mēs varam aizdabūt vēl līdz Lielbritānijai, Vācijai, stiklotās arī, bet ne īpaši tālāk, jo tur jau loģistikas komponenti paliek daudz būtiskāk. Ja. Līdz ar ko mēs tā uz tādiem eksotiskiem tirgiem nepretendējam pārāk pieteikt vēl pa Eiropu, ko darīt, un mēs arī nevaram augt bezgalīgi. Ja. Mums tomēr ir ražotnes, ir kaut kādas kapacitātes, ir kaut kādas jaudas, piebūvēta Latvija pilnu tagad ar kaut kādām rūpnīcām, kuras strādā tikai uz ārpusi, ja, un pie visa būvniecības tirgus, pie Eiropas šī brīža situācijas, ja, pie Ukrainas, pie visa pārējā, būvniecības tirgus nelec nekuru ne uz augšu, ne uz leju, ja, viņš ir diezgan stabils, tur, teiksim, tādos apstākļos tur izskaita investēt kaut ko tur pārmēr arī nav jēga. Latvijas būvniecība tas vispār atsevišķi stāsts par smilšu kastu un varžu dīķu. Es došu. Pozitīvs noslēgums. Man ļoti gribētos dzirdēt arī otra kunga atbildi par sadarbību ar Latvijas kompānijām. Bet es izstāstīšu, kā mums iet fiksi, kamēr mums ir ļoti sarežģīts produkts, kur ķīmijas ražotāji un iegūs vietas un vispārējais atrodas ļoti tālu, tāpēc mēs esam spiesti iepirkt visur, kur tas rodas. Bet tādas mazas svarīgas lietas kā paletes, kā drošības līdzekļi, kā papildrīki un tā tālāk, protams, mēs sadarbojamies. Un mums kā kompānijai, kas atrodas Nerīgā, ir īpaši svarīgi atbalstīt tos, kas arī ir Nerīgā, ir mūsu reģionā. Tad ir ļoti tāds interesants saraksts ar kompānijām, ar ko mēs sadarbojamies ļoti tuvā kaimiņu apkārtnē. Un mums ir īpašas attiecības arī ar Dobeles dzirnavnieku, mums ir piegādātājs kafejnīcām vienāds arī dobelnieks, un tad mums tāda neliela kompāniju grupa izveidojusies savā starpā sadarbojoties. Ja mēs runājam par tālajām zemēm, tad pateicoties produktam, kādu mēs ražojam, pie mums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir ļoti nedaudzas kompānijas, kuras pēc savas tehnoloģijas vispār kaut ko tādu pielieto. Līdz ar to, lai attīstītu visu sistēmu, visu laboratorijas iekšējo jaudu ražošanas tehniskos iespējas un attīstības iespējas, mums ir vajadzīgs apjoms. Un tehnoloģija, pēc kuras pielieto mūsu produktu, ir pilnīgi vienāda uz visas planētas. Līdz ar to mums ir klienti gan Dienvidkorejā, gan Saudārābijā, gan Lielbritānijā, gan nav. Ir Kanādā, bet lielākās masas patiešām vēl joprojām atrodas Austrumeiropā,
kas ir Polija, Čehija, Rumānija, Ungārija, arī Balkāni sāk pieaugt, protams, Ukraina, protams, Krievija. Mums ir diezgan labi apjomi Dānijā, Norvēģijā, nedaudz Somijā. Tagad mums ir jauns distribūtors Zviedrijā. Un šī gada hīts ir vāciski runājošās valstis. Es arī redzēju jautājumos, bija kāds, kam interesēja. Viegli tas nav. Numur 1 nozīme ir produkts, numur 2 nozīme ir, kas tevi tur pārstāv. Līdz ar to pirmais mēģinājums ienākt vāciski runājošās valstīs mums bija 2007. 2008. gadā. Un bija vajadzīgs laiks, lai mēs saprastu, ka īstenībā mājas darbus mēs vēl paši neesam izdarījuši un vēl neesam gatavi iet iekšā tajās valstīs. Un šodien es varu ļoti lepni paziņot, ka šiem produktiem, kas ir paredzēti stikla pakešu ražošanai, nav neviens certifikācijas centrs uz planētas, kur mēs jau neesam bijuši un neesam kaut ko pārbaudījuši. Visgrūtākais, kas šim produktam eksistē, ir franču instances, un tad šis gads bija tas, kad bija svinīgi pozitīvi rezultāti un visas durvis ir vaļā. Tāpēc ir ļoti daudz stāsti atkarībā no tā, kuru valsts interesē. Mēs varam dalīties savā pieredzē. Tā noteikti nebūs tāda pati, kāda būs jums, bet kaut kādus padomus vai joku un pozitīvo un negatīvo gadījumu saraksts noteikti būs, ar ko var dalīties. Nu, ļoti līdzīgs stāsts kā kolēģim, kas atrodas uz to piegādātājiem. Tad, protams, tur ir vietējie un no ārvalstīm, un ļoti daudz piegādātāji ir arī tepat kaimiņos, tepat blakus sēž. Daudzām citām ražotnēm. Tā kā ņemam, protams, atbalstam arī tos vietējos uzņēmumus, cik mēs varam, kas mums nepieciešams tīri, lai saražotu to produktu. Kas attiec uz tādu pakalpojumu, tur es droši vien ļoti līdzīgi tās domās būšu kā kolēģis, kad tomēr tā atbildība, ko tu uzņemies tālāk uz sava uzņēmuma līguma garantijas ietvaros, ir ļoti milzīga. Tur gan tās garantijas, tad tev jāpārbauda, kā viņš ir saražojis, ko viņš ir iemontējis. Tā kā tur gan mēs padalām, ko mēs tā kā būtu gatavi citam dot vai kopā dalīties, tad tur mēs ļoti strikti izvērtējam. Tur, pieksim, uz doto brīdi mums ir pakalpojumi, ko mēs dodam uz maltas, vai kaut kāda zīmēšana, vai kaut kāda tīra montāža, kas vēl ir kontrolējams process visā tādā mūsu projekta ietvaros, bet, teiksim, tas gala noslēgums, tad es domāju, tur mēs tā kā jāzina, kur, teiksim, apstāties, kas ir tas apjoms, kad jau, ir ok, lai citiem tiek. Tā kā man ir savs kūkas gabaliņš, un, teiksim, es viņu visu laiku operēju un esmu laimīgs. Bet jāsaka, jāatzīst tas, ka tas latviešu pakalpojums ir labs, jo mēs esam izmēģinājuši gan rumāņus, bulgārus, poļus, lēšus, indiešu, pakistāniešu, pilnu spektru ar tiem strādniekiem vai celtniecības nozares pārstāvjiem, ko Skandināvijas, Lielbritānijas tirgos var salasīt, izmēģināt, bet tad jāatzīst godīgi, tas latviešu cilvēks, kuram vismaz 2 rokas un kaut vai puslodi darbojās, viņš ir vismaz 3 etapus augstāks nekā citi Rietuma Eiropas vai Austruma Eiropas pārstāvi. Tā kā tam latviešu bāleliņam, tādā celtniecībā vai kaut kādā pakalpojumu sniegšanā ir laba kvalitāte, un uz to gan var paļauties, nekā uz citiem pieminētājiem. Pa jauniem tirgiem, līdzīgi tas, teiksim, ko tur var saražot, baigi tālu neaizvedīs. Tad mēs paši vairāk raugāmies uz tādiem tuvākiem Eiropas mēroga tirgiem. Šobrīd mēs kādu laiku jau strādājam Ācijas tirgu, kā te bija visā presē gadu atpakaļ, ka tur viss durvis vaļā, viss notiek, viss būs. Tas ir diezgan liels izaicinājums, jo vēlreiz uzsvēršu, mēs tur neesam vieni. Vācieši arī tā kā bišķiņi vairāk kā mēs. Līdz ar to tur ir diezgan daudz, un daudz, no kā mēs ražojam, tas tiek ražots Vācijā. Tad tas tirgus ir ļoti, ļoti konkurētspējīgs un specifisks, un tur jāpiekrīt kolēģei, tas ir kvalitāte, un kas tevi tur pārstāv, vai kas, teiksim, to pasākumu tur menedžēs. Tā kā mēs ar to šobrīd skatāmies, bet tagad
kaut kur tālāk kaut ko darīt, nu, īsti nav vajadzības. Tā kā patreiz es saku, tiešām jāstāsta, kas ar to Eiropas tirgu notiksies, ir tīpaši pūlniecības nozarē. Kad bija Kijevā viens interesants projekts ar turku kompāniju, kas ir 80. lielākā Eiropā, tā kā viņiem pieredze ir tā kā viss Latvijas kopā reiz 2. Tad vienā kafijas pauzē viņam bija interesants teikums, un tagad viss saspīlējās, tur Ukraina, Krievija un Obama un vispārējie, tad Eiropā sen nav bijis karš. Ka būs, tad būs ko atkal atjaunot, stiklot. Un kā paskatīsimies, kā tas tirgus ironija, bet, pēc kā lidostu vajadzēs taisīt no jauna. Gan jau to konkursu kāds būvēs taisīs un stiklos atkal. Paldies par pozitīvo noskaņojumu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varbūt, kamēr auditorija domā, es atļaušos izmantot to, ka es esmu priekšā pie mikrofona tikus. Man ir jautājums sekojuši. Mums ir diezgan daudz uzņēmumu, kas ir, es saprotu, ka jūs visi esat tādi lieli un ar pieredzi, bet kaut kur vienmēr mēs katrs esam kaut kur sākuši. Un mums ir daudz mazie uzņēmumi, un tas pamat jautājums vienmēr ir tāds, kur meklēt klientus? Ņemt dzeltenās lapas, šķirstīt, pa telefonu grāmatiņām, kādā veidā, varbūt, es nezinu, vai ir viegli atbildēt tagad šo jautājumu no vēstures, bet varbūt ir kaut kādi ieteikumi tiem jaunajiem mazajiem, kas tagad, piemēram, grib braukt uz Skandināviju, sākt kaut ko tur piedāvāt, būvēt, vest produkciju. Kas ir tas ceļš, varbūt, kādā kaut ko var... Kā jūs ejat šajos tirgos, ir taisīt tur uzņēmumus. Varbūt pirms tās klientu meklēšanas, ko vispār nozīmē, es saprotu, tas ir specifiski katrā valstī, bet ko pa lielam nozīmē uztaisīt uzņēmumu citā valstī un tur sākt meklēt šos te klientus un attīstīties. Kas tas tāds ir? Ar ko ir jārēķinās? Jā, no otras puses iesim, jā. Kamera? Nē, es nezinu. Droši. Konsultācija uzņēmums arī drīkst. Sākt ar uzņēmumu dibināšanu, droši vien es teiktu, pa visiem 110% noteikti, ka nē. Bet tās ir ļoti lielas, dārgas izmaksas. Līdzīgi, kā mēs esam sākuši, kļūst banāli, izklausīsies banāli, bet es ieteiktu aizbraukt, saprast, kas tā pati Zviedrija īstenībā ir, kas tā pati Norvēģija ir, jo visi ceļo, visi brauc, bet ja mēs pievēršamies pie tāda biznesa perspektīvas, tad bišķiņ jāsaprot, kā tas Zviedrs saprot, ēd, guļ. Kur to Zviedri dabūt, pie kā aizbraukt? Es ieteiktu sākt tiešām ar vislabākais veids, kur saprast, kas notiek kaut kādā networkingā vidē, tās ir izstādes. Ir 1000 un miljonus dažādas izstādes. Godīgi sakot, vienalga, ko jūs ražojat, vai vienalga, kādu pakalpojumus piedāvājat, 100% ir izstādes, un to, ko gan vajadzētu pašķirot, ir, vai viņas ir mājsaimniecēm domāts, vai arī profesionālās industrijas. Viņas ir ļoti vienkārši atšķirt, jo tās, kas ir profesionālās, viņas notiek no pirmdienas līdz piekdienai, un tas, kas ir visai publikai, viņas ir no piekdienas līdz svētdienai. Jā, es ieteiktu uz tām no pirmdienas līdz piekdienai iet, jo tur grozās tādi tipiņi kā es un Uģis, un faktiski profesionālās... Jā, bet tas ir ļoti populāri, tīpaši Skandināvijas valstī, Lielbritānijā, jo tas visi baigi aizņemtie, bet uz to izstādi tiešām visi atrod laiku aizbraukt, jo tur tas populārais angļu vārds networkings notiek. Fantastiska vieta, kur uzzināt, ko ēd, ko būvē, ko cels, kādus logus vajag. Vienalga, ko jūs dariet, es teiktu, tas arī nav ekonomiski dārgs pasākums. Faktiski tā ir aviobiļete un biļete uz izstādi, kuras pārsvarā pavelti. Es arī gribēju papildināt. Mēs to pašu sākumu, kad mēs sākām tur kaut kādā 2000. gadu sākumā, es vairs īsti neatceros, uzskolās mums kaut kādu dulli islandiešu toreiz, un mēs kaut ko uzražojām, aizvedām, nesaprotot īsti, ko un kā, bet tā tas viss aizrulēja. Bet burtiski 2 nedēļas atpakaļ, 3 laikam, mēs ar to jauno mašīnu būs rūpnīca, mums tagad jāmeklē klienti kaut kādi. Mēs apmēram zinām, ko mēs tur varam uzražot un kā, bet vajag maza ražotne, jauna, un tad es iekāpu tajās pašās izjūtās, kas bija 10 gadu atpakaļ, iesēdāmies, kā Edmunds teica, lidmašīnā un aizlidojām uz Stavangeru, uz
Eiropas lielāko naftas izstādi. Protams, ka mēs tur negājām ar stendu, jo tur jāpiesakās 3 gadu iepriekš, samaksā savus pirmos 30,000 avantus, tad viņi tev pasaka, vai tur būs vieta vai nē, kamēr tev nav tā baltā arābu čalma, tev vispār neviens nerunā, un tur tā. Bet izmantojot izstādes otrā virzienā, mēs aizbraucam uz to izstādi, atrodam pa to izstādi konkrētos ražotājus, jau kaut kādus tur tādus lielākus, kuriem kāda no tām sastāvdaļām ir kaut kas, ko mēs varam uzražot. Tur viņiem, protams, ir pārdevēji, kur mēģina pārdot, tur, sauksim tā, naftas platforma, ja? Bet tā naftas platformā ir 101 lieta, ko mēs varam uzražot un viņiem piegādāt, ja? Un tad, teiksim, pa tādu izstādi mēs tad 2 dienas trietā izstaigājot tur visu, ja? Mēs esam atraduši potenciālos 15 nopietnus klientus, ja, kur tu vienkārši iepazīsties, iedod tur kaut kādu tur vizītkarti vai flashu, kuri tev prezentācija apmēram izstādi, daži pat iedod jau kaut kādus iepircēju kontaktus, ja ir interesanti, daži ne, ar dažiem mēs sarunājam, tur pēc nedēļas sazvanīties, aizbraukt ciemos, bet redz, kur ir viena biļete turpat pakaļ ar Baltikas lido 2 dienas, viss, ja, mums ir 15 klienti, no kuriem droši vien potenciālai klienti 15, reāli iespējams būs 2-3, bet atdevi ir. Pašiem nav jāiet uz stendu. Labāk aizbrauciet, tur piedāvājiet savu produktu līdzīgā nozarē. Par to uzņēmumu veidošanu mums tāds sen atpakaļ no gaisa grābts cipars, kamēr tev nav 5 miljoni eiro apgrozījums tajā valstī, tur nav ko līst ar uzņēmumu un vietējiem cilvēkiem. Tas ir ļoti dārgs pasākums. Pie vīriem no pirmdienas līdz piekdienai. Cik tuvu? Es varu kārtējo reizi izcelties un izstāstīt, ka viss mans darbs šos gadus bija tieši uzsākt. Un tikko ir gatavs, sakārtots un ir sistēma atdot citam. Un izstādes ir superīgs notikums un neatkarībā no industrijas, neatkarībā no valsts, ja tā ir patiešām profesionāla izstāde, tad tas ir patiešām galvenais notikums tajā periodā, kādā viņš notiek. Dažas izstādes ir vienreiz 3 gados, dažas ir vienreiz 2 gados, bet viss ir atkarīgs no tās mērķa auditorijas un no tiem cilvēkiem, kas tur ir aktīvi. Un es varu izstāstīt, patiešām, ka tad, kad jūs mēģināt izpētīt, kas notiek un esat tur iekšā pasākumā un mēģināt izvilkt visu kaut kādu informāciju, tad tur ir vairākas lomas, kuras ir jāspēlē un vairāki diedziņi, kuri ir jāvelk. Un vienmēr ir jāatcerās, ka tie, kas ir izstādējis ar stendiem, ir tie, kas mēģina kaut ko pārdot, nevis nopirkt. Un tāpēc visticamāk viņi negribēs ar jums runāt, ja jūs gribēsiet viņiem kaut ko pārdot. Ir tīpaši, ja tas nebūs kaut kas stratēģiski svarīgs vai ārkārtīgi milzīgs pēc struktūras viņa iepirkuma. Bet pilnīgi noteikti ir iespējams ar visiem diedziņiem izvilkt no tiem pārdevējiem tieši, ko viņi pārdod un kāpēc viņu produkti vai pakalpojumi ir tik forši, ar ko viņi atšķirās no konkurentiem un no turienes izvilkt nevis to, ko viņi grib jums izstāstīt, bet to, ko jūs par viņiem gribat dzirdēt. Un tad jūs zināsiet, par ko ir jārunā ar viņu iepircējiem tad, kad ir iespēja ar viņiem runāt. Un, lai ir iespēja ar viņiem runāt, mūsu gadījumā tie stāsti visbiežāk ir bijuši tādi, ka sadarbojoties, sadraudzējoties vai iepazinoties kaut kādos industrijas notikumos ar citām kompānijām, kas piegādā tiem pašiem ražotājiem vai tiem pašiem klientiem, kā piemēram, ja mēs runājam par stikla paketi, tur parasti tā gala produkta struktūrā parasti ir stikls, ir rāmītis un ir daži ķīmiski produkti. Un tad katru no tiem piegādā kāds cits, ne mēs, un neviens no viņiem ar mums nekonkurē. Un pilnīgi visi strādā ar tiem klientiem, kurus mēs gribam. Un tādās izstādēs un visādos citos pasākumos ir iespējams ar viņiem iepazīties un dalīties.
Tad, piemēram, tādiem itāļiem es varu izstāstīt visu, kas notiek Skandināvijā, kurš ko dara Skandināvijā, kas tagad notiks Skandināvijā un tā tālāk. Te pašā laikā es no viņiem varu izvilkt, kas notiek tur dienvidos. Vai arī, piemēram, mūsu distribūtors Ēģiptē, Lebanonā, Sīrijā un tajā reģionā ar viņu es iepazinosies, biju caur vienu tagad draudzeni, kas ir itālieta, kas ražo rāmīšas stikla paketēm, un mēs bijām izstādē Las Vegasā. Un uz to izstādi man pēc visiem izvērtējumiem un tā tālāk vispār nebija nekāds iemesls braukt, un vispār nebija vajadzība līdz tam brīdim, kad viņi piezvanīja un teica, es braucu, ja tu brauksi līdz, tad būs tas un tas. Mēs satiksimies ar tādu un tādu cilvēku, būs tas un tas. Lido man līdzi. Es uzreiz nopirku biļeti, lido līdzi. Tieši tas pats un līdzvērtīgi ir noticis ar Austrāliju. Nebija izstāde, bija industrijas pasākums, kur galvenā tēma bija viss, kas saistīts ar iekārtām. Tā vietā, lai sāktu runāt ar kaut kādiem distribūtoriem, ar āģentiem vai ar pārstāvjiem, ņemot vērā, ka caur visādām institūcijām vai statistikas datu vācējiem nav iespējams patiešām zināt, kas tajā tirgu ir un vai ir vērts tur kaut ko iesākt. Es aizbraucu uz to vienu pasākumu it kā atvaļinājumā, un pa tām dažām dienām es noskaidroju, ka viss Austrālijas tirgus ir tik maziņš, cik viens klients Polijā. Jo viņi visu iepērk no tālajiem austrumiem, jo viņiem tās valsts ir pārāk tuvu un tur ražoti produkti ir pārāk lēti, lai viņi izmantotu savas iekārtas. Tad viņiem ir pilnas ražotnes ar iekārtām, kuras īstenībā nav noslogotas, un tad mums tur īstenībā nav ko darīt, kā tikai braukt atvaļinājumā. Un tad man ir bijis interesants gadījums, kad mūsu distribūtors Emirātos, viņi pēc izcelsmes ir no Indijas, un tajā reģionā parasti mūsu mērķa auditorija pie klientiem ir vai nu īpašnieks, vai nu galvenais iepirkējs. Un tad tur ir ļoti liela nozīme tautībai. Ja viņi pēc izcelsmes ir no Indijas, tad mūsēji ar viņiem sarunās. Ja viņi ir pēc izcelsmes no Lebanonas, vai vēl jo trakāk no Palestīnas, vai no tā reģiona, tad viņi visticamāk nesarunās. Un tad man izaicinājums tajā reģionā, vai ir jāmaina distribūtors, vai ir jāpaļaujās uz viņiem un jāpaņem tā pīrāga daļa, kuru viņi var paņemt. Un tad izvērtējot visu to, tas lēmums bija palikt ar viņiem, jo tas ir tas darbs, ko mēs varam, ko mēs gribam, un mēs cienam jau to, ko viņi izdarīja. Un tad nākamais interesants reģions ir... Es pat nezinu, es šitā varu stāstīt pa visu globusu, līdz kamēr katrs gabals ir noslēdzies un es esmu atdevusi. Bet visgrūtākais patiešām ir bijis vāciski runājošās valstis. Acīm redzot, te var ļoti just mūsu pēdējo 50, 60 gadu, 10 gadu vēsturi, un viņiem ir nedaudz aizspriedumi pret Austrumu Eiropu. Bet arī tas mainās, un salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad mēs paši atzinām, ka mūsu mājasdarbs nebija izdarīts, un salīdzinājumā ar šo gadu, tad tagad ir tā, ka kompānijas runā ar mums, vai viņi varētu mūs pārstāvēt, nevis mēs runājam ar viņiem, vai viņi gribētu mūs pārstāvēt. Tad tas ir ļoti liels pluss par šiem gadiem. Paldies. Bija jautājums no zāles. Es pārstāvu šeit akcijas sabiedrību Inspekt Latviju. Tiem, kas nezina, Inspekt Latvija ir faktiski Skandināvijā vadošais atbilstības novērtēšanas pakalpojums sniedzējs, tāpēc daudziem uzņēmumiem, kas strādā Skandināvijā, protams, mēs esam zināmi. Bet man jautājums būtu tāds, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā šeit ir arī citu uzņēmumu, kas varbūt nestartē vēl Skandināvijā, cik liela nozīme vispār jūsu eksporta spējā ir atbilstības novērtēšanai, respektīvi certifikācijai daudzos gadījumos, testēšanai. Un otra jautājuma daļa būtu, ko jūs gribētu no tādiem uzņēmumiem kā mums? Kā mēs jums varam palīdzēt? Paldies. Jā, vēl viens sadarbības partners, patīkami.
jāpiekrīt kolēģiem, droši vien tā kvalitāte, tas jebkuram ražojošam vai pakalpojumu sniedzējam uzņēmumam, tīpaši Skandināvijas valstī, par to ir jādomā. Un atkal pieskaršos, teiksim, noteikās līgās spēlē, tad, teiksim, tos logučus uz tā papīra vai uz tā brošūras vajadzēs, ka tev tur ir viens vai otrs logucis. Un, teiksim, šī gadījumā tie loguči arī no inspektas ir, kas ir nepieciešami. Tas ir ne tikai tāpēc, lai varbūt tur klients saprast, ka mēs esam tur baigi labē, bet tas tiešām godīgi sakārto arī tevi iekšēji un tādi kompānijas līdzīgi kā inspekta, viņi bišķiņ vairāk nekā mēs zinām, kā tādī pieminētajā Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā vajadzētu darīt, vai ko ražošanā vajadzētu darīt. Nevis pareizāk, bet pēc skandināvu prātu, jo, teiksim, brauc pārbaudu, tad, teiksim, es vēlreiz saku, mēs esam angļi, bet mums ir jāņi. Tad, teiksim, tā arī vajadzētu domāt, ka, teiksim, Dānijas uzņēmēs, bet Latvijas tradīcijām, tā kā kultūrā, bet varbūt ražošanā tie vajadzētu tomēr piekrist tam, ka tas Dānis dara tā, un tad tev jāmēģina veids atrast, kā tu to savā ražošanā ieliks iekšā. Tas, ko gribētos savādāk, ir jūs tāpat esat tur mātes meitas un tur tam līdzīgi, tad es zinu, ka Lielbritānijā ir pagrūti, tur ir citi kantori, kas mums palīdz, vai vajadzētu certificēt, teiksim, dažreiz tās mātes ir tik lielas, ka tās meitas lokāli neko nevar izlemt bez tām mātēm. Tā kā tā pārstāvniecība ir šeit, bet tad, ja tur iet uz kaut kādām lielām certifikācijām, tad to tik un tā vajadzēs darīt, tam Britam braukt no turienes. Tā kā tur bišķiņ zūtā jēga, kad te ir tā meita, bet viņi ir maziņi, viņi varbūt kaut kādam nelielām uzņēmumam ir derīgi. Bet tādam lielam ražotājam, tad man tik un tā jārēķinās tām izmaksām, ko vajadzētu arī Lielbritānijas ražotājiem rēķināties, ja viņš iet pie, teiksim, tā savu kantoru. Bet tā ir laikam arī, man liekas, asals biznesa certifikācija, līdzīgi kā narkotikas biznesa. Tas ir arī skaists biznes, bez kā nevar. Bet vienkārši tās ir izmaksas, ko jārēķinās. Tā kā vēlreiz, ja tādā mazā līgā spēlē, es teiktu, ka var iztikt, var pats paļauties uz savu kvalitāti, bet te nāksim droši vien ir tā kā mums kopā vesela siena visādiem kvalitātes atzinumiem un zīmogiem. Tas ir vienkārši, to prasa, tie ir līgas noteikumi. Viena sadaļa tātad ir produktu certifikācija, bet darbinieki, kad tiek vēsti strādāt uz citām valstīm, tur arī ir nepieciešama certifikācija. Droši vien, ka viņi māk tur izvilkt vadus atbilstoši citas valsts prasībām un tam līdzīgi. Kādā veidā jūs šo jautājumu risinat? Vai jūs viņus tā kā sūtat certificēties, ja jums nav šāda pieredze? Tur ir tā nosacīta. Ir profesijas, kurās ir noteikti jābūt Eiropā atzītam certifikātam. Tur mums arī inspekti palīdz. Protams, tie ir metinātāji un celtņu operatori. Tātad celtņu operatori, tad ir pa katru valsti jāskatās. Principā, ja metinātāja certifikāts ir pa visu Eiropu, tiek atzīts, tad ar celtņu operatoriem pacēlāji tur sastatnes un vēl katrā valstī tomēr ir lokālās prasības, lokālie kursi, eksāmeni un viss pārējais. Un tad tur tiešām ir sākot no A versija Zviedru, kuri paskatās Latvijā izdotu dokumentu, paprasa tulkojumu, uztaisa vienu ātru eksāmenu angļu valodā tam konkrētajam cilvēkam. Viņš pareizi atbild uz tiem 10 jautājumiem, ir certifikāts. Un beidzot ar prasībām, teiksim, uz kaut kādiem celtņiem, es teikšu Norvēģijā, kur tev ir 2 mēneši jāiet kursos norvēģiski un jāmācās viss tas pats, ko tu esi jau Latvijā un Zviedrijā iemācījies, un tad tu tur var tikai kārtot to eksāmenu norvēģiski ar tulku, un tad tu var dabūt to papīru. Tā. Pārējais vienkārši par darbiniekiem, tad montāža, būvniecības montāža ir tā lieta, kuru speciāli nekur neprasa certificēt. Produktus, speciālās nozars, tur metinātāji, krānotāji, celtņu operatori. Būvniecība kā tāda, tur jau ir vajadzīga uzņēmuma kvalitātes kontrolas sistēma, kā mēs būvlaukumā to visu pārbaudam.
Ja, ka mēs izpildām vietējos būvnormatīvus, mums ir viņiem jābūt, mums ir jābūt kvalitātes kontrolas sistēmai, jāpārbauda tie veiktie darbi pašiem un attiecīgi jādokumentē tas viss. Ja. Tur nekāda atsevišķa certifikācija nav. Šobrīd Eiropā neesam atraduši. Tādas nav. Lielbritānijai vajadzīga tāda, arī montāžniekiem tāda spēc eksāmena nolikta, bet tas ir tāda vairāk darba drošība. Jā, bet ja salīdzina, teiksim, Latvijā, tur ir kaplas rokās, tad var celt jebko. Tur nevarēs, teiksim, ir tādas absolūtas trūlas minimālas prasības. Principā autovadītāja apliecība jau jānokārto, lai tu sēstos pie stūris. Tā kā tas ir jebkuram, vienalga, viņš tur ir skrūvētājs, tam līdzīgi. Bet tas tādas minimālas prasības, ko daudz maz sakarīgs celtnieks, montāžnieks arī varēs pārvarēt, kas attiecas, ko kaut kur mēs vienkārši pasakam nē, ka tur nav vajadzīgs mūsējs, teiksim, tos pieminētos vadus, mēs nevilksim, jo daudz lētāk uzņēmumam paņemt to vietējo britu pa vienalga, cik naudām. Jo, teiksim, tas papīru sloks vai birokrātiskais sloks, lai pierādītu, ka tā elektrītis Latvija tikpat daudz maz tikpat labs kā brits, ir neatmaksājas to darīt. Tas vienkārši aizmirst. Es nezinu, cik mums ir laiks, bet par certifikāciju un kvalitātes novērtēšanu es varētu dalīties pieredzē patiešām bagāti, un es varētu teikt, ka ikdienā visvairāk mūs skar trīs tēmu kvalitātes, jebkāda veida dokumenti, procedūras un pasākumi. Viens no tiem ir mūsu iekšējie pasākumi, kā mēs iekšā dzīvojam, kā viss pie mums ir norganizēts, un tā skaitā ar mūsu izēvielu ražotājiem, piegādātājiem. Otrs ir tieši mūsu produktu certifikāti un kvalitātes novērtēšana, un trešais ir mūsu klientu produktu novērtēšana un mūsu klientu produktu certifikācija, kur iekšā ir mūsu produkti. Jo visbiežāk runājot ar klientiem, tad, kad mēs salīdzinām savu produktu ar konkurējošiem produktiem, tad viens no svarīgākajiem, sarežģītākajiem vai vieglākajiem tematiem vienmēr ir tie parametri, ar ko mēs salīdzinām viņa produkta gala rezultātus testiem vai parametrus iekš kaut kādas pārbaudas ar mūsu produktu vai tas pats viņu ražojums ar svešu produktu. Un tad tas atkarībā no tā, kā ir uztaisīts viņa produkts ar mūsu produktu, tie gala rezultāti var būt savādāk. Ja viņi pieļauj kļūdas ar mūsu produktu, tad viņiem tā kvalitāte ir savādāka nekā, ja viss ir pareizi uztaisīts. Ja viņi nepieļauj kļūdas ar mūsu konkurenta produktu iekšā, tad tur viss būs labi. Un tad kā tas viss tiek salīdzināts. Un gadījumā, ja runas iet un saruna visa tiek tēmēta uz to, ka jāsamazina cenas, tad vienmēr tiek parādīti rezultāti, kad ir kaut kāds tur tieši netiek rādīti rezultāti, kad ir kaut kāds ražotājs un produkts no tālākiem austrumiem, un tad tos rezultātus viņi negrib rādīt, tad viņi tikai par cenām runā. Un tad, kad iet runa par kvalitāti, un mēs izliekam ārā visu savu certifikātu kolekciju, tad nedaudz nelīdzvērtīga tā saruna ir. Un tad atkarībā no valsts, atkarībā no reģiona ir pavisam savādāka attieksme pret to kvalitāti un kā tas tiek mērīts. Piemēram, Balkānos, kad tu nāc pie viņiem pirmo vai otro reizi, pat ja trešo viņi uzprasa, kuram produktam ir kuri certifikāti par kāda standarta, kuru daļu, un tad 4., 5. un 6. reizē viņi šito daļu aizmirst un runā tikai par cenām, un pēc tam viņi uzprasa, vai ir kāds produkts, kas vēl nav certificēts, ko jūs mums varat pārdot lētāk, pat bez visiem certifikātiem. Un tad tādos reģionos kā Arābu valstis, tad viņiem ir savas instances, kuras neko netestē, bet viņi liek savus certifikātus uz mūsu certifikātu bāzēm. Un tad ir arī visādi ražotāji, kas tajos reģionos, es nevarētu teikt, ka izsniedz certifikātus, bet viņi kaut kādā veidā uzprintē certifikātus, kur viņi garantē, ka to ražotāju produkts būs kvalitatīvs, ja tur iekšā ir tas viens produkts, neņemot vērā to, ka tur ir vēl citi 15 produkti, kuri ir ļoti pareizi kopā jāsaliek pēc atbilstošām procedūrām un tā tālāk.
Un tad šai visai tēmai galā ir, ja mēs runājam par stikla paketēm, tad tas stikla paketa vēl ir jāieliek logā, un tas logs ir jāieliek sienā. Un ja pilnīgi visa pārkāps visus noteikumus, tad nav nekāda jēga vispār mūsu hermētiķa liek iekšā. Un tāpēc tā tēma ir ļoti bagāta. Vēl viena piebildi, varbūt speciāli inspektai, ka tagad tas jaunais trends ir brīms un līdz. Jā. Tur inspektori vēl nevelk, un neviens tur nevelk vēl pa Eiropu, bet prasības ir un visiem vajag. Jā, tas ir tā nezinātājiem, principā ēku būvniecība jau no attīstītāja, no projektēšanas stadijas, energotaupīgu, zaļu ēku projektēšana, būvniecība, eksploatācija. Tas nozīmē, tā vienkārši ņemot, ja tajā mājā ir tā siena, un tajā sienā ir tas loks, un tajā logā ir tā stikla pakete, un tā stikla pakete sastāv no tā stikla rāmīša, un tenaks tās ķīmijas, tad katrai tai ķīmijas sastāvdaļai ir jābūt jau lapai, materiāla certifikāta lapai, kurā ir norādīts, cik CO izmeši ir radušies to katru to mazo sastāvdaļu ražojot. Un vai viņš iepasē tur kaut kādā brīm platinum versijā vai neiepasē. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi no auditorijas? Lūdzu. Es gribēju uzjautāt tādu lietu. Man sauc Māris Megnis. Es pārstāvu uzņēmumu Baltlogu. Mēs nodarbojamies ar smagumu celšanas stiprināšanas aprīkojumu. Un es gribēju uzdot tādu jautājumu, vai jūs esiet saskārušies ar tādu lietu. Mēs arī izdodam certifikātus, kas ir saistīti ar smagumu celšanas aprīkojumu. Un, teiksim, jūs saņemot šo aprīkojumu, kurš ir atbilstoši, teiksim, Eiropas prasībām, jūs aizbrauciet uz kādu citu valsti, arī Eiropas Savienību. Vai jums ir bijušas kādas problēmas? Ar certifikātu, kurš ir izdots Latvijā? Jā. Visur. Reāli katra inspekcija grib tomēr paskatīties, pārbaudīt, uzkraut un ko, bet tā normāli ņemot, viņi tomēr šobrīd ir palicis daudz vieglāk. Zviedrijā viņi atbrauc, paskatās, ir jābūt uzlīmēm zviedru valodā, piemēram, vai norvēģu valodā. Tā ir vienkāršākā versija, kad viņi to pārbauda, un paskatās tos papīrus. Beidzot ar smagāko, ka viņi tiešām liek tur taisīt inspekciju uz vietas. Ja tur būs kaut kāds mazs spaidarīts uz jumta uzliekams, varbūt arī būs ok, tikai ar tām uzlīmēm, krāsām tur aplīmēt kaut ko un vēl tur izdarīt. Smagākajā gadījumā taisa inspekcija uz vietas. Bet celtņi mums Zviedrijā mums strādā leišu, latviešu un igauņu celtņi ar visiem operatoriem. Norvēģijā nē. Ļoti specifiski pa valstīm. Ja nav, tad man ir vairāk noteikti, jo, teiksim, man ir divi galvenie, varbūt mazliet provocējoši, bet, ja jau jūs šeit esat atnākuši, jūs arī mazliet paprovocējuši. Savā iepriekšējā dzīvē, pirms pāris gadiem, es biju viens no augstskolas prorektoriem Latvijā, studiju prorektors, un pie maniem nāca uzņēmēji kā jūs un teica, ka mums vajag inženierus. Tā lieta, kam jau mēs jau pieskārāmies, kad mums pietrūks darbinieki, ka mums ir vajadzīgi šie cilvēki, un, protams, Latvijā šie cilvēki netiek ražoti, ja tā var teikt, pietiekošā daudzumā. Tā problēma, kas bija man, bija saprast, cik šīs prasības ir reālas, jo katram uzņēmumam ir diezgan specifisks inženieris, vajadzīgs inženieris. Nav tikai inženieris, inženieri ir dažādi. Pats vēl sarežģītāks bija tas, kad inženieris ražot ir daudz dārgāk nekā sociālās zinātnes cilvēks, kuriem pietiek pilnīgi ar labu biblioteku un pāris pasniedzējiem. Inženieru zinātnēs ir vajadzīgs dzelžs, ir vajadzīgs tehniskais nodrošinājums, un tur nevar 150-200 cilvēku būt auditorijā. Tas ir daudz dārgāk un laikietilpīgāk. Valsts augstskolām šajā ziņā īsti nepalīdz. Ja dzīvo tikai uz valsts, tad neko daudz nevar izdarīt. Industrija prasa. Vācijā industrija piedalās. Cik lielā mērā jūs kā uzņēmi esat jau to darījuši, vai esat gatavi piedalīties šo jums vajadzīgo cilvēku gatavošanā, saprotot, kad valsts, jūs uz valsti varēsiet gaidīt, ticiet man, diezgan ilgi. Jūs to ļoti labi saprotat. Kā
cik lielā mērā jūs esat gatavi vai jūs esat spēruši šos soļus, lai investētu tieši to cilvēku, kas jums ir vajadzīgi sagatavošanā, kamēr starp citu vēl var, jo tā vecā paudze, tie, kas vēl ir iemācīti, viņi jau ilgvairs nebūs. Kurš pirmais? Ļoti vajag. Atbildot tā īsi un konkrēti, jā, un mums ir uzņēmuma ietvaros arī cilvēki, kas ar to daudz intensīvāk ar šo gadu arī dara, jo var gaidīt ilgi uz valstu valdības, kas tur visi mainās, iet un nāk un zili zaļi. Bet uzņēmējs ir tā kā, grib tagad, elpo tagad, vajag tagad. Protams, viņš saprot, ka nedabūs uz septembri tagad 60 jaunus inženierus. Protams, viņš rēķinās ar to, ka tas ir kaut kāds laiks, kur vajadzīgs. Tā lielākā varbūt problēma, ar ko mēs saskaramies, bet droši vien viens ideāls nederēs jebkuram uzņēmumam, jo tie uzņēmumi strādā dažādos tirgos 40, 60 vai 5 vai 10. Tā kā tās prasības, ko varbūt no tā tehniskā cilvēka vajadzētu, droši vien būs daudz un dikts, ko vienā skolas programmā, universitātes programmā salikt nevar. Bet tas, ar ko mēs, tādī, var teikt, produktā, ko mēs saņemam no universitātes, saskaramies, ir, ka tās zināšanas, kas tur ir mācītas, viņas ir kaut kāds 20. gadsimta līmenī. Tā kā Rietuma Eiropa noteikti 21. gadsimta līmenī arī būvniecība attīstījusies, tad vēl uz doto brīdi, kas mums traucē, ka mums vadošajiem personāliem ir jāsaskarās ar to, ka mums ir jārīko savas apmācības kursi no piegādātājiem par ne tikai varbūt specifiskas sistēmas, kaut kādu tur stikloto konstrukciju zīmēšanu, ražošanu, bet varbūt tīri primitīvi rādīt stāstījumu tiem jauniem inženieriem, kas tad Eiropā īsti notiek. Jā, bet jūs minējāt, ka šī ir otrā lielākā industrija Latvijā, un tas mans jautājums, vai otrā industrija lielākā Latvijā ir pietiekoši liela, lai paši spētu iet soli pretī un dot tās investīcijas augstskolām, vienalga uz kaut kādu pamatu, vai tas ir kaut kāds ziedojums, vai tas ir kaut kāds sadarbības līgums, vai jums ir konkrēti piemēri, ka jūs esat kādam kaut ko maksājuši, devuši, lai priekš jums taisītu kaut kādu kursu, vai tas tomēr jūs uzskatāt, ka jūs tomēr maksājat nodokļus un kad jums jāsaņem, tas ir no valsts, un kā teiksim, ar šo situāciju ir? Jā, lūdzu, Kristīna. Mums ir mēs neesam būvnieki, bet mēs neesam arī dziļi ķīmiķi. Tādi pavisam, ka tikai ķīmija. Mēs esam kaut kur pa vidu, un tāpēc mēs vispār netiekam nevienā definīcijā, nevienā asociācijā, bet kaut kā ir izveidojies vēsturiski, ka mēs esam kopā ar farmāciju. Un kopā ar dažiem Olainas uzņēmumiem, sadarbojoties ar FIDE un izmantojot arī LIA sniegtās iespējas par līdzfinansēm tieši apmācībām ļoti specifiskām, mēs esam vairākas sezonas. Tas ir tāpēc, ka ziemās parasti mums ir stipri mazāks apjoms gan darbu, gan pasūtījumu un tā tālāk. Tad ziemas mēs parasti izmantojam tieši apmācībām. Un katru gadu mums ir īpaši pilnīgi no visām citām investīcijām nodalīts iekšējo apmācību un ārējo apmācību plāns. Un atkarībā no perioda prioritātēm ir vai tie projekti, kas ir kopā ar Olainas uzņēmumiem un FIDE, vai mūsu iekšējie un tā tālāk. Un tad, sadarbojoties ar Olaini, mums ir pat cilvēku un darbinieku apmaiņa uz tām apmācībām. Mums ir kaut kādā veidā iesaistīti bezdarbnieki tai sistēmā. Un arī paralēli šiem visām projektiem un tam apmācību plānam pie mums ik pa laikam parādās arī RTU studenti. Un es nebūšu tā persona, kas izstāstīs tieši kādā veidā viņi to organizē, bet es varu izstāstīt, ka šogad gan mūsu laboratorijā, gan Tenapora, mūsu māsas uzņēmums, laboratorijā visu vasaru praksē bija studenti. Daži no viņiem palika pie mums strādāt arī tālāk, daži no viņiem tagad pie mums strādā un raksta tālāk, ne maģistra darbu, bet jau tālāk. Tehniski viņiem savādāk nodalās tas viss. Tāpēc es nevaru to
nokomentēt. Un tad papildus tam mēs sadarbojamies ar mūsu vietējo organizāciju, kas nodarbojas ar bezdarbnieku apmācībām, un ar viņiem mēs arī ik pa laikam atlasam cilvēkus ne tikai tehniskām pozīcijām, bet arī biroja administrātori, ko arī nav viegli atrast. Un tad, ja runa iet par ārpasauli, tad mums ir periodiski notiek apmācības sadarbībā ar piegādātājiem, periodiski notiek apmācības sadarbībā ar klientiem, lieliem, kuriem ir grupa un kuriem ir ļoti spēcīga kvalitātes sistēma. Tur mēs nosūtam jau tos darbiniekus, kas mums ir, un kad viņi atgriežas, viņi apmāca tos, kas ir tikko pienākuši. Tāpēc šī tēma ir ļoti spēcīga, viņa ir sāpīga, tāpēc, kad ļoti daudz laika prasa. Nevar šodien atradīt, ir jāiegulda visu laiku, un visu laiku jārēķinās ar to, ka tikai daļa no jauniem darbiniekiem paliks. Sāpīga tēma. Šobrīd tādas foršas reklāmas iet laikam. European Heat Radio un vēl inženierus vajag, visiem vajag, jā. Ir tādas, paklausieties par radio. Inženierus vajag. Mēs paši laikam tā nopietni pieķērāmies tam lauciņam 8. gadā, 2008. Pamēģinājām zviedrus, norvēģus, islandiešus, vāciešus, somus, tur kaut kāds inženieru birojas sapratām, ka pilnīgs kraks, nav vērts. Un tad nolēmām, ka taisam paši. Priekš visām mūsu rūpnīcām, priekš arī būvniecības darbības Latvijā. Toreiz mums bija kaut kādi 15-20 inženieri apmēram pa visiem uzņēmumiem. Šobrīd ir, cik gadi pagājuši, tagad kaut kādi 5-6. Mums ir bišķiņu vairāk, mums ir 65. Un līdz pavasarim mums vajag 85 apmēram pie mūsu apjomiem. Par to, vai mēs ziedojam RTU vai Lauksaimniecības akadēmijā vai nē, cik es zinu, nē. Jo mums tā tradicionāli ir nodalīts, ir uzņēmēja atbildība, tas ir maksāt nodokļus, un ir valsts atbildība, tā ir veselības aprūpe un izglītība tā skaitā. Kamēr kāds nemainīs to, tikmēr droši vien paliks. Tur kaut ko mēs pasponsorējam sportā bišķiņi, tur tīri priekš Vācijas, bet tā. Inženierus ņemam no RTU, no Jelgavas arī. Kopā, cik es saprotu, apmēram gadā beidz kādi 100 būvinženieri. Nu, tad mums vajadzētu no tiem 100, tā pieticīgi mums 25 vajadzētu, uz kuriem mēs gribētu pieteikties. Jo no tiem 25 pēc pārunām atnāk varbūt 10, un no tiem 10 tā īsti, kuri tiešām grib ar to nodarboties profesionāli un lietišķi, paliek 2, 3 vai 4 varbūt. Jā. Tas nozīmē, ka, par to apmācību kvalitāti, mēs viņus paņemam kā zaļas lapas, jo nemāca universitātē to, ko mums vajag. Un īstenībā es neesmu ar to jautājumu nodarbojos, precīzi nepateikšu, bet cik es esmu runājis ar mūsu vadošiem inženieriem, kur nodarbojās ar jauno inženieru atlasu, mēs ņemam tikai jaunus. Pietrūkst arī teorētiskās zināšanas par eiro kodiem un par tādām lietām. Tāpēc mums, kā es te teicu, mēs domājam par pensiju fondu, mēs domājam par bērnu dārzu, bet par inženieriem mums ir reāls lietas. Mums ir UPB akadēmija, un mēs reāli uzbūvējam Liepājā 2 dzīvokļu mājas, kur mēs tos inženierus dodam viņiem dzīvokļus, lai viņi tur strādātu. Tie ir kaut kādi 28 dzīvokļi apmēram perfekti sataisīti, jo dabūt Liepājā inženierus ir vispār nereāli. Ja tu jaunam cilvēkam no Rīgas. Kā lūdzu? Jā, tur tomēr ir Fontēns un Rock festivāli un vēl šis tas bišķi labāks. Bet grūti, tāpatās grūti. Un reāli mēs ņemam un mācam tos jaunos inženierus paši, mācam tā, kā mums vajag. Brauc mums no tās pašas Britānijas eirokodu radītāji inženieri, kuri tur pa 10-15 tūkstošiem lasa lekcijas tiem jaunajiem un visu, kas tur ir iekšā, to neviena universitāte nekas neiedos. Arī softs, ko mēs lietojam, ir ļoti specifisks, arī aprīkojums, viss pārējais. Ja. Bet process ir... Certifikāts? Nē, mēs nedod. Nē, mums galvenais, ka viņš zina visu. Kas?
certifikāts viņa mūk pie citiem. Nu, apmēram. Jā, certifikācija ar viņam lēnām ir jākārto. Un viss mums šobrīd tā blice ir ļoti jauna. Viņi iet un mācās un paši apgūst. Un, protams, viņi beiguši universitāti ir un visu pārējo. Bet visu apmācību mūsu pašu rokās, ko mēs iemācām, tas ir. Pavisam īsi replika, man liekas, to jau daudz, tas šur tur ir redzams, ka uzņēmēji drīzāk to savu kaut kādu atvēlēto naudu ieguldīs pašu apmācībā, nevis mēģinās atrast kādu sadarbības partneri, kurš visticamāk tāpat nebūs spējīgs to piegādāt. Tāpēc ir uzņēmēji, kas māca paši savus meitenātājus, viņi nemokās ne ar kādām profesionālām skolām, mēģinot viņiem iestāstīt, ko viņiem vajag. Viņi ņem savus pasniedzējus, māca, atvēl vietu uzņēmumā, māca šos te pretendentus un nemēģina kādam iestāstīt, kā ir pareizi darīt. Metinātājs arī tieši tāpat inspektori brauc pie mums ar certificēju mūsu metinātājs visu. Un inženieri tiešām izmācīt. Vienam inženierim, tādam, sauksim viņu zaļu studentu, mēs viņu paņemam, ja? Viņam uzlikt tikai aprīkojumu, lai viņš varētu sākt strādāt. Tas ir dators, softs, tur, ja, tā darba vieta. Tas ir pie 25–30 tūkstoši eiro katram. Jā, tas arī saprotams, manuprāt, jo augstskola, protams, iedod bāzi. Un augstskola nevar sagatavot katram uzņēmumam specifiski vajadzīgs darbinieks. Tā kā man prieks dzirdēt, kad jūs investējat cilvēkos, vai ir kaut kādi jautājumi sadušies par šo laiku? Lūdzu. Pie šīs pašas tēmas par darbiniekiem. Kā ir ar tādu... Ar cilvēku, kas ir tieši, ja mēs par eksportu runājam, šodien, tad kā ir ar eksporta menedžeru pieejamību? Vai tos jūs arī mācat un apmācat paši, jeb jums tā pieeja ir, kad uzņēmumā izaug eksporta menedžeri un cilvēki, kas saprot? Sākām paši ar savām kļūdām un tagad mēģinam iemācīt viņiem mūsu kļūdas, kas bija tur 2000. gadu vidū, bet to nevar, tāpat katrs uzkāp. Bet mums ir UPB akadēmija, bet eksporta sistēma, kā mēs tos cilvēkus ņemam, gatavu nav. Latvijā nemāca projektu vadītājus kā tādu. Vispār nav tāda izglītība. Lielbritānijā ir no turienes tagad lasam cilvēkus atpakaļ. No Lielbritānijas, no Vācijas daudz latviešu aizbraukuši, izmācījušies visādas foršas zinības ir labi. Bet mācam paši un pat, ja tas cilvēks ir ar augstāko izglītību, ir nākuši cilvēki, kas ir bijuši tur valdes locekļu padomēs, mums viņi sāka eksporta sistēmā ar darbu vadītāju asistentu būvlaukumā un iziet cauri visai tai sistēmai līdz menedžerim, pārdošanas menedžerim, kad tad viņš ir iebraucis tajā sistēmā un pēc 3 gadiem viņš ir gatavs. Jā, pilnīgi piekritīšu, atkal ir tie līgas noteikumi un tur arī futbola līgā spēlētājs CV novērtē. Tā kā tur tāda zaļa gurķa lielajā līgā iekšā netiks. Tā kā mums ir pilnīgi tas pats, pat arī, ja ir pārpirkt vai kaut kādiem citiem uzņēmumiem savāktie menedžeri, projektu vadītāji, tad ir tas laiks vajadzīgs tam uzņēmumam, tas ir gads, 2, 3, pusgads. To vienkārši jārēķinās un tādus gatavus dabūt noteikti nevar. Tā tendence, es piekritīšu, kad no tās Anglijas, Vācijas tos projektu vadītājs, mums pat ir inženieri, kas ir Anglijā izmācījušies un brauc uz Latviju strādāt, jo, es domāju, ka šobrīd jau mūsu nozares uzņēmumi, ja tā godīgi skarbs būs, bet droši vien, ka nerēķinās ar to, ko var šeit dabūt, ka tas būtu tāds option C, A, B, mums A paši tiksim galā, B, pastīsimies, ko dara Vācija, Anglija un C, Bet ko šis fakts nozīmē tādiem mazajiem, jaunajiem uzņēmumiem, kas tagad ir, viņi ir kaut kādus pirmos soļus eksportā spēruši, viņi saprot, ka īsti ar to savu, tieši ar to pārdošanas daļu, viņiem, viņi īsti galā netiek uz eksportu, tad tas nozīmē, ka, vienkārši ar kāpjam uz grābekļiem mācamies paši, jo reāli tirgu cilvēkus, kas jau ir un zina, kā soli pa solim atrast šos te potenciālos klientus un kā ieiet jaunos tirgos, viņi tādu nav. Jā, vai viņi nevar atļauties? Tur ir varianti, ko darīt. Es tā neteiktu, ka jākāp uz grābekļa. Var arī uz grābekļa kāpt. Tas prasīs vienkārši kaut kādu ilgāku laiku, kamēr tu tur iepērsies, sapratīs. Bet tur ir visādi tie paši kaut kādi aģentu pakalpojumi, kas nav sliktākais veids, godīgi sakot. Atkarīgs no valsts vai kaut kādi, varbūt izstādēs tu kaut kādus distributors, partneris var atrast, kas kaut kādā komandā un tev pievienojās un tad ar laiku
tavie darbinieki kaut ko apmācīsies, nu, teiksim, jūs kaut kā meklējat tos potenciālos partnerus un caur turientu, teiksim, iegūsti to pareizās zināšanas pat noteiktot ir. Tā kā nav jākāpj uz grābekļa. Tiešām atkarīgs, ko tu dari, ir dažādas metodas. Mēs vienkārši te pieskaramies tādām tehniskajām zināšanām, kas uzņēmumam vajadzīgs. Tur tiešām ir vairāk, teiksim, tā teorija vajadzīga laiku. Ir tikai viena sāpe liela, ka laika parasti nav. Un es gribētu teikt, ka es neesmu ķīmiķa pēc izglītības un pat neesmu inženiera pēc izglītības. Un, ja tagad padomā, kas notika 2006. gadā, tad es nesaprotu, kā tie cilvēki ar mani runāja un kāpēc man izdevās. Bet pēdējo 3 gadu laikā aktuālākā tēma man personīgi bija atrast eksporta menedžerus un izveidot viņus, lai es varu nodot visu to, ko es pati esmu uzražojis kopš tā laika. Un šo 3 gadu laikā es biju sākusi lasīt ļoti daudz grāmatas par pārdošanas mākslu un cilvēku atlasu un tā tālāk. Beigās tikai viens slēdziens. No visiem tiem cilvēkiem, ko tu pieņemsi darbā procesā, 80% tu atlaidīsi vai viņi aizies, un katrā tajā procentā būs jāiegulda laiks, nauda, enerģija un visas kompānijas zināšanas. Un beigās paliks tikai tie 20%, un tie arī būs tas galvenā komanda, kas ies uz āru. Un tad jautājums, cik laika mēs varam atļauties un ko mēs darām līdz kamēr tā komanda ir izveidota. Un tad kas ir vajadzīgs un kur? Kas ir jūsu ieteikums tajā brīdī, kad jau jūs varat atļauties? Jo tas arī ir augstskolās, piemēram, ja? Vai jebkurā organizācijā. Pirkt vai veidot pašiem? Kamēr veido pirkt. Kamēr veido pirkt. Un es gribētu teikt arī, ja mēs runājam par inženieru apmācību un mēs runājam par eksporta menedžeru vai eksporta vadības cilvēkiem, ir ļoti daudz atkarīgs no paša cilvēka kā tāda, kas viņš ir pēc būtības, kā raksturs, kā personība. Un to var redzēt jau, ja ne pašā sākumā, tad ļoti drīz. Un tad, kad tu satausti un saredzi, kas tas ir pa cilvēku, ko no viņa var sagaidīt, un vai viņš var runāt ar tiem cilvēkiem, ar ko tu jau zini, viņam būs jārunā, vai darīt tos darbus, kas viņam būs jādara. Ja viņš to varēs, tad superīgi, tad ir jātīsta un jāiegulda un jāmāca. Ja nē, tad vai ir cita loma, kur viņš derēs labāk, kur būs labāks efekts. Bija komentārs? Es gribētu teikt, ka mēs neko labu nopirkuši neesam. Pat ja mēs nopērkam, mums tāpat viņš jāmāca. Tad es palieku pie tā viedokļa, ka labāk ir paskatīties, ko mums vajadzēs pēc gada, 2 vai 3, un šobrīd sākt to laist caur to lielo sietu cauri, paņemam 10 vai 15 un laižam pa to sietu cauri un būs tie 20%. Es tomēr palieku pie šī. Jā. Protams, ir kaut kāda izņēmuma, kur viņš jānopērk, ja tur vajag vienu lielo. Mēs runājam par menedžeriem un to līmeni. Tur ir vajadzīgs izlaist caur sietu, nopirkt. Es papildināšu ar to, ko mēs uzņēmumā esam sākuši, ka mēs pat tādas iekšējas apmācības veidojam, radām, un tas, teiksim, tam potenciālam jaunajam cilvēkam, kas nāks, tas ir, godīgi sakot, liekas interesanti. Viņš tur redz kaut kādu izaugsmi, rūpēšanos no tā uzņēmuma puses kaut ko savādāk. Tā ir tā tendence, ko šobrīd jau no tiem jaunajiem cilvēkiem, kas tā kā nāk, viņi pat kaut ko tādu dzirdējuši, kad kaut kas tāds pasaulē tur ir, ka tur uzņēmumi piedāvā kaut kādas apmācības, pilnveidošanās, un tad tas ir tāds pluss, ja uzņēmumi pat kaut kas tāds ir, iekšējas apmācības, tāpat kvalitāte uzreiz, tā ir tāda izaugsme gan uzņēmumam, gan arī darbiniekam, jo, uzņēmējs gribēs maksimāli no tā darbinieka ņemt, bet svarīgi arī dot viņam, lai tā sinerģija tur veidojās. Ja nē, tad man ir viens jautājums, ko es noteikti gribu papsēt, sevišķi tāpēc, ka jūs esat no būvniecības. Un viens no maniem netikumiem ir pētniecība un pētniecība tieši ēna ekonomikas sektorā. Un es nevaru kā ēna ekonomikas pētnieks nepajautāt jums par šo, par cik mēs runājam. Nav daudz ko prasīt par ēna ekonomiku būvniecības sektorā Latvijā. Mēs ļoti labi zinām, cik viņi ir liela. Pēc mana paša pētījuma ir virs 50% šis skaitlis. Un tās ir arī labas ziņas, jo ēna ekonomika būvniecības sektorā palielinās jebkurā valstī. Ja ekonomika aug, un Latvija acīm redzot, tad ekonomika aug, tas ir tā ļoti vienkāršojot. Bet kā jūs saskarieties, un vai jūs saskarieties ar šo te jautājumu,
citās valstīs strādājot? Vai tiešām tie angļi, vācieši, zviedri ir tik pareizi, kā mēs viņus šeit bieži vien uztveram? Jo, piemēram, mēs dzirdējām no iepriekšējām diskusijām šeit, kad, piemēram, lai iet Ķīnas tirgu, ir jārēķinās ar to, kad ir jāsamaksā tam, pie tam tevi tur pie tam šīm te sarunām nelaiž, tev ir jānoalgo ķīnietis, kurš to visu izdarīs. Tā ir Latvijas laimes pieredze, piemēram, Latvijas balzām pieredze, ko mēs šeit dzirdējām. Vienkārši nekādīgi, tur nevar iziet citādāk. Ir jārēķinās ar šo komponentu. Kā ir būvniecībā, par cik tirgus ir atvērts, kā ir būvniecībā, teiksim, citās valstīs? Es pateikšu par Skandināviju laikam, jā. Normālajā būvniecībā, kas nav kaut kādas privāta mājas tur mežā kaut kur, jā, tad tiešām neeksistē tās melnās naudas vai pelēkās vai kaut kādas. Tas process Zviedrijā to kontrolē kaut kādas arotbiedrības un lielie nolīgumi. Norvēģijā to kontrolē viņu vids, skateverks. Ja. Tur ir ļoti vienkārša sistēma. Mēs strādājam ar lielajiem ģenerāļiem, un tāpēc tas viss tiek kontrolēts diezgan skarbi un brutāli. Zviedrijā bija bišķi mīkstāk visu laiku, bet tagad arī ir. Es pateikšu par Norvēģiju, ja, kur nav Eiropas Savienības valsts, bet Norvēģijas nodokļu institūcija, vids, teiksim tā, ir vienīgais visā Eiropā, kuram mums ir jāreportē katru mēnesi visas mūsu strādnieku algas, samaksātie nodokļi, plus vēl, protams, visi ID veči, un viņi ir vienīgie no visas Eiropas, kur to salīdzina ar Latvijas vidu. Vai sakrīt komandēm naudas, algas, nodokļi, viss pārējais. Neviena Eiropas Savienības valsts to nedara. Ja? Zviedrijā viņiem ir tagad jaunais trends, un Norvēģija ar starp citu, jau Norvēģi pirmie to izgudroja laikam 5 vai 6 gadus atpakaļ, Zviedrijā 2 gadu atpakaļ. Ģenerāla uzņēmējs ir atbildīgs par visu viņa apakšu uzņēmēju un piegādātāju, darbinieku, adekvātām darba stundām, darba apstākļiem, dzīves apstākļiem, algām un nomaksātiem nodokļiem. Tātad tas, kas mums Latvijā notiek, kad tur viens ģenerālis vinnē objektu un tad paņem vienu apakšu uzņēmēju, otru, trešo un ceturto un beigās tur strādā bomži, ja, kur nesaņem neko un nekā. Ja. Tur ģenerālis dabūna nomaksāt visu. Tas bombs aiziet vienalga kur un ģenerālis dabūna nomaksāt visus nodokļus, pilnīgi visu. Līdz ar ko tur neviens neriskē vairāk tādām lietām. Vienkārši elementāra sistēma, kur Latvijā laikam neviens arī nevēlās ieviest. Jā, tas ir par Lielbritāniju ļoti, ļoti līdzīgi, jo tur varbūt tas pat kāds legālais rekets saucās, bet tā ir tāda sakārtotība, es teiktu, kas ir tādā Skandināvijas, arī tādā Lielbritānijā. Lielbritānijā ļoti interesanti būvniecības tirgu ir darba drošības jautājums. Es domāju, ka Latvijā tas, ka nav iespējams, dēļ mūsu kulturālās sapratnes un valstiskās ieinteresētības, tā varētu teikt, jo, lai tagad Lielbritānijas objektā ģenerāla uzņēmējs atļautos kaut ko tur nemaksāt vai pat ķom nolaist, viņu apdrošinātais izģērbs viņu bērnus, sievu, un vienkārši viņam nebūs dzīve. Teiksim, viņš tiešām būs melnajā sarakstā gan kredītos, līzingos, industrijā, visur. Jo tas ir bet tā ir, pat ja to meža būdiņu celsi, pat tur būs tas pats princips, bet tā jau tāds, viņi tur, apmēram, Britānija tur, ko Latvija ir, šobrīd viņi bija kāds gads 20, 30 apakaļ, kad tur bija normāli, kad objektā kāds nokrita, pazuda, nesamaksāja kaut kādus nodokļus, un tur bija ēna ekonomika augstā līmenī. Ir kaut vienā brīdī viņiem tas, tā rupi sakot, nobesīja, tad viņi norāva stopkrānu, un jebkurā objektā ir tāda tāfelīte, kur uzskaita cilvēku stundas, cik nav bijis negadījumi. Jebkurā objektā. Un tas tiek no valsts institūcijām monitorēts, par darba drošību. Tur kā, ja teiksim, lai tiktu Lielbritānija objektā, es vienā objektā skanēju acis, otrā man ir pirksts nospiedumu. Lai es tiktu iekšā. Tā skaita arī tas. Jā. Pats, jā. Nav neviena atvērta objekta. Praktiski visur tev ir ID karte, kuru izdod vietējais tur vids vai skateverkets, ar kuru tu ieej objektā, ieej garderobē, ieej toaletē, ieej atkal objektā. Viņi dabūna tavu izdruku par tavām stundām, minūtēm, cik tu esi ilgi dzēris kafiju, cikos tu esi iegājis, izgājis, viss tur ir. Jā, un tu uzreiz, un tā pati sistēma, tad tur, ja tas
nodokļu maksātāja numurs ir ding, reģistrēs, to uzreiz dabūt, XX institūcijas un pamēģini tikai kaut ko tur nesamaksā. Nu, vienkārši tie problēmas un sodi, nu, bankrots ir momentāli. Vienkārši ir kaut kādi, nu, kapu kantori, kas tur vienkārši momentāli bankrotā. Redzot, ka latvieši strādā tur, tātad latvieši māk strādāt arī tā, kā vajag, nevis tā, kā, Tevi piespiež vienkārši. Nu, tev ir noteikumi, vai tu esi viņiem vai ne. Tur nav kaut kāds, nu, nevar apkēt pa sētu un pārkāpt pāri un tikt neabitēt. Tas nav iespējams. Institūcijas saņemtos uz kaut ko tādu ieviest, mēs turpinātu strādāt. Nebūtu tā, ka mums beigtos visu būvniecību. Ja mūsu institūcijas parasti saka, ka latvieši ir tik radoši, ka viņi jebkur apies. Bet, nu, ja laikam nevar, tad... Es personīgi uzskatu, ka tas nav iespējams. Es domāju, to nevar izdarīt. Tā ir, nu, tur ir valstiskai interesi, cilvēciskai interesi to darīt. Nu, tur visi to saprot, nu, ka ir ķiveri, ir nu, man ir ļoti interesanti, un tā kā tu tā neeksportēsi... Ne jau darba drošība ar nodokļiem. Jā, jā. Protams, darba drošība tur ir maksimāli augstā līmenī. Skandināvija perfekti, jā, Lielbritānija arī. Vācijā nav neviens dzirdējis par kaut ko tādu, jā, kas dar dīvaini, liekas, jā. Bet es domāju, ka Latvijā vienkārši ir jābūt gribai pieņemt tos likumus, jā, par to ģenerālu uzņēmēju atbildību, par kontroli vispārēju, jā. Šobrīd neviens nevēlās, jā, tur zemākās cenas princips un aizvālē visu, jā. Ja mēs šobrīd Latvijas projektos praktiski neredzam nekādu iespēju startēt ar to mūsu darba spēku kaut kādu vai ko, jā, jo tās cenas ir ar visu to, ka nav to celtnieku arī. Viss darba spēku Latvijā vairs nav, tas bezdarbs 9 vai 10 proči. Pilnīgi mūrgi nav bezdarba Latvijā. Tie, kas ir tur pusi dzērām, pusi, kur nekad nestrādās droši vien. Ir, protams, kaut kāds procents, kur reāli meklē kaut kādā brīdī to darbu un kaut kas, jā. Bet jā, pēc pētījumiem arī pēc tā pašā ekonomikas indeksa, ko mēs Rīgas ekonomikas skolā veicam, uzņēmēji paši atzīst, ka viņi 9 līdz 10% nodarbina bez kontraktiem. Tur tas bezdarbs arī ir vienkārši tie cilvēki, kas izmanto šīs sociālās garantijas. Mēs varētu par šo tēmu droši vien runāt daudz un dikti vēl, bet mums ir palikuši 6 minūtes laika. Un varbūt mazliet tā vispārīgi, bet tomēr sasumēt visu kopā, vai jums būtu arī, tā skaitā mazajiem uzņēmējiem, kas mūs arī skatās, es domāju, online vairāk, un kas ir tas Latvijas potenciāls un eksportspējīgiem mazajiem uzņēmējiem, vai jums būtu kaut kāds tāds no jūsu lielās pieredzes ceļvārdi? Tā grūti pateikt, bet es domāju, ka ja jūs visu darīsiet atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas, tad jums tie panākumi atnāks. Ja? Tas pats jums ir jāprasa arī jūsu kolēģiem un pārējiem. Ja? Jebkurš tas strādnieks, menedžers vai kas, ja? Viņam ir jābūt atbildīgam par to darbu, ko viņš dara. Ja viņam ir tāda pofigistiska attieksme pret to, ko viņš dara, kaut kā izdarīšu un būs labi, tad jums viņu nevajag. Ja jūs un tie izdarīs visu, kā vajag, tad jūs tiksiet arī Vācijā, Šveicē un visur citur. Tātad cilvēku faktors, ja? Tieši tā. Kristīna? Es no sevis gribētu teikt, ka ja 10 cilvēkiem ir vienādi maz laika katru dienu un 10 cilvēkiem ir katram kaut viena ģeniāla doma un nenormāla forša ideja, tad uzvarēs no tiem 10 tas, kas ies un darīs. Un tāpēc ir vērts iet un darīt, nevis gaidīt, kamēr būs labāka diena vai vairāk laika vai foršāks vienalga kas. Ir iet un darīt, un tad arī būs, un tad ir vienalga, vai ir no Latvijas vai no kurienes citurienes. Ceļa kājai būtu novēlējums. Es teiktu, esiet latviski, jo tam latvietim ir tādas dotības, varbūt, kas citām tautām nav, un ejot uz to eksporta tirgu, tās lietas tur tā kā patīk, respektē un novērtēs pateikt. Tā kā es teiksim, netēlojiet Skandināvijā, bet esiet latviski tādu skandināvu tādu etiķeti. Tā kā es saku, esiet briti, bet svinat Jāņus. Piekrītu tam pašam, ja, kad ir poļi, ir lietuvieši, ja, kas strādā ļoti daudz Skandināvijā. Latvieši, jā, viņi kotējās. Ja, tas ir. Jā, turam to latiņu, tad būs labi. Paldies.
Mēs droši vien varēsim pateikt paldies arī mūsu ekspertiem šodien, pirms mēs dosimies nobaudīt mūsu sponsora un atbalstītāju Abilis Sidra piedāvājumu. Un tāpēc no manas puses liels paldies Edmundam no Skontāplana, Kristīnai no Tenaks un Uģim no UPB. Un es saprotu, ka mēs šo tradīciju tā kā turpinam, jā. Jā, protams, mēs tradīciju turpinām. Mums Latvijā ir vēl daudz uzņēmumi, kuriem ir ar ko padalīties. Un, kamēr vēl būs kāds, kam tas interesē, un es domāju, tā vienmēr būs, jo eksports mums aug, un daļa eksporta mēs tikām no krīzes laukā ar eksportu mēs attīstamies, un es domāju, mēs turpināsim šo sēriju vēl ilgi un dikti. Bet patreiz paldies tiem, kas atnāca jums, un liels paldies tiem, kas bija gatavi dalīties savā pieredzē, kas nevienmēr ir pozitīva, protams. Pieredzes sarunas mēs varam turpināt tad blakus. Paldies! Paldies!